Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Mani varbūt pārsteidz, ka salīdzinoši daudzi tomēr nepieturās pie tā, ko Jānis teica, ka vajag būt profesionālam un tā tālāk, ka tomēr tu varēsi piemeklēt gandrīz katrā komandā džeku, kurš tur vai nu uzkurī, vai nu tur neaiziet laicīgi gulētājs, kaut kazinu aizbrauc un piedzerās. Tur NGP tā kā es iet, sit, šitas, tā, un viss tā nedrīkst. Abi divi gan banki, un tas kapiotīs saka, veči, ejiet un kaifojiet, baudāt. Protams, līdz savam sportu, skilām jābūt līdz tavam šovu. Brīva? Volejbolisti brīvā. Nu, vot jau varat komentāros jau paminēt. Raksta komentāros, kura varētu būt Anša mīlestības. Nojaušā. Braucot uz izlasi un braucot uz kaut kādiem, cik viņš ziedo to savu veselību, sēžot uz kaut kādām pretsāpju zālēm, mocoties ar kaut kādiem bezmiegiem. Parasti cilvēks var iztēloties vasarā, viņš paņem bezalgas atvaļinājumu un 2 mēnešus uz pretsāpenēm kaut ko dara paralēli. Savu darbu tikai paveltu. Seks pirms spēles traucē vai palīdz? Anci. Izbaudam beidzot spēli. Nu, dēpkolais man ir bijis starp pirms spēles, kad jā, tur izskrien ārā. Kad apstājās cilvēks jau šokā. Pilnīgi šokā. Esiet sveicināti, sporta draugi, sporta sarunu šovs Seksi atkal jūsu uzmanībai viesojamies un esam tirdzniecības centrā Domina Shopping un ar mani, jāsaka, kungi, tāds šodien emocionāls esmu un kļūšu varbūt raidījuma gaitā vēl emocionālāks, jo šādā sastāvā mēs tiekamies noslēdzošo reizi šajā sezonā. Tā kā 6. sezonas ierastie viesi Žans Pēners, Jānis Sprukts, Ansis Medens šai reizē kopā ar mani pēdējo reizi. Ansi, es redzu jau tavā sejā arī tāda, zināma nostalģija. Lāsts dans. Ļoti negribās, bet mēs varam vilkt garumā un nelaist tevi mājās. Varam, visu kaut ko varam, jā. Bet mūsu lāsts dans iespējams, jā, dēļ. Tāpēc arī esam krāšņās formās. Hokeja čempionāts tuvojās, vai ne, Jānis, tāpēc ir uzcirties, vai ne, Jāni? Hansa banka mēs redzam, jā, banka, kuri nosaukumi nomainījus jau kādu laiku apakaļ, vai ne? Vēl kādu laiciņš, bijis atpakaļ. Šis ir mans personīgais krēkls, kas ir palicis, un man viņi vairāki ir izlases, kas ir ļoti, krēkls es krāja kopš katrā klubā, ko es pavadu, es mēģināju dabūt. Tev ir kaut kāds labs īstab mājās, kur viņi to visu stāv sakarnāt, vai skapī vienkārši samest? Skapī vienkārši pakārt, bet nesamesti pakārt skapī, un tad šis bija viens no tiem krekliem ar 5. numuru. Tas ir no šīs 1000 gadus vai 100 gadus, jā. 100 gadus, jā, 10 gadus, nē, noteikti. Ne tas svaigākais sviedriņš, jā? Ne tas svaigākais, jā, bet, tādi mums tie izlases visi mīļi, ko izlasē. Bet šis ir pats mīļākais, es saprotu, jā? Vai nē? Nē, pats mīļākais, nē, daudz bija tāds Latvijas retro krekls, ar tas tāds, izskatīgs, to es, diemžēl, neatradu, vai es kādam iedevu uz laiku nesāt uz pārbaudas spēlēm un tā, bet, šis, viens no, viņš tāds vienkārši oriģināls Latvijas simbolika, nav pārāk daudz to reklāmu un es saku 5. numuru, to, ko es vienmēr centos dabūt visos sākotnēji izlasē, ja es nekļūdos, tādā pašā kvalifikācijā sporta pilī man bija 20 kaut kas numurs, tagad nepateikšu, bet kopsumā 5. numurs, izlases krekls, daudz aizvadīt, labs materiāls, patīkams, viegls, jā.
Kā redzu, nav tik plāns, Tik apspīlēts. Tik trūcīgs. Jā, tie ir pleci Tikai jaudīgi, tie pleci pasties. Es vajadzētu apmainīties pēc. Ants joprojām, jā, labā sportiskā formā. Beidzot uzliek kaut ko, lai mēs redzam. Jā. Ants, tev šim kraklam arī kaut kāds stāsts, vai tas ir viens no izlases krakliem? Pirmais, ko es ieraudzīju skapī. Daudz tāds saglabājušies Man, arī tev? godīgi sakot, es tā skatījos, mums bija tie veterāni mači, un tagad būs tās leģi. Es esmu baigi daudz izdāļājis. Es nezinu, cik jums sezonā mums ir kaut kāds 2-3 kraklus izdāļā. Izlasē bija. Es vēl atceros tos laikus, kad mēs junioru izlasē Žāni, mums bija vēl jālīmē tie numuriņi, jāšuj pašiem mājās. Un uzvārdi bija jāliek junioru. Nu, bija tā nabadzīgs tas. Bagāti sportisti, nabadzīgi apdarbi, nekungā tam līdzīgi. Bagāts personības, jā. Bet, nē, nu izlases krakls šitāds, es atceros. Nē, nu bija tie laiki, kad tev junioru izlases krakls dod pieaugušajiem, tur pāršoji, nu tie 90. gadu beigas, apmēram. Atceramies, 93. gadā izlases basketbolis tur Stūma lidmašīna, lai tiktu uz fināla turnīru. Viņi jau šūtiem, kas vēl tos numurus lidmašīnā, jā. Nē, šitas ir tāds apspīlētais standarts Latvijas izlases no 2000 kaut kādā varbūt. Man bija pirmais, liela izlasē es iegāju trešo, bet tā es junioros biju pirmo, neiedevu man lielajos pirmo. Un šitas bija viens no tādiem, kad es 18 gados debitēju, tad iedevu man laikam to trešo numuru. Es tā kā gribēju, protams, pirmo numuru. Bet, nu jā, tā kā šitas asociējās ar 2005. gadu, kad trešais numurs ieja lielā izlasē. Hokejā vismaz labi, kad nevar, kad tu labā šēpā esi, kad tu debitē šo kreklu, tu vēl vari viņā ielīst. Jā. Hokeja kreklā vienmēr var ielīst. Vai arī kaut kāds pulveris ne tāds bija, mums laiks saraujās, tās drēbes, nemāk vēl mazgāt sievas nav. Joprojām. Vēl joprojām, tāpat kā iepriekš epizodē. Žān, tāpēc es Vannāru šito te vēl, kā sauc šito te berzē vēl veļu, nevis presi savu, bet to. Tu vēl vari pret savajām mierīgi. Tā formā, jā. Jā. Tā kā sarāvies ir, es ceru, ka vairāk krakls nesarausies un paliks. Nu, Žāns tikmēr Formula 1, jā? Jā. Tas ir mehāniķu krakls vai pilota? Nezinu, no mehāniķis no manis baigi labais nesanāks, bet pilots varētu būt labāks. Starp citu, jā, kartingos kandavot, tur man labi iet. Negaidīt. Tur gan mazie džeki, vieglam jābūt, vieglam, mazam augumā, tiem lielāks priekšrots. Jā, tur ir atsvari. Mēs saliekam, lai visi vienādā svarā. Labi. Iesaku, starp citu, kur nav bijuši, tur ir super. Saliek atsvaras, un tad vairs nav nekādu atrunu, ka tu esi tievs, resens, plats, garš, kāds. Jūs pēc lielākā saliekat atsvaras? Jā, labi, viens džeks mums tur bija 130, uz viņu mēs neizlīdzināsim. Bet visas kaut kādas 100 vai 95 tur izlīdzinām, jā. Nu, pagaidā, tas ir Mercedes, kas tagad Formulā 1 notiek? Mercedes. Kas tur pa pilotiem Žāni ir? Rasels un Antonelli, zinu, sekoja kaut ko līdzi, jā. Kungi, tas, ko mēs šodien darīsim, kā jau noslēdzošajā sezonas epizodē, jo vēl sekos pāris epizodes par hokeja tēmu, bet šādā sastāvā mēs tiekamies noslēdzošo reizi. Tas tēmu sarakstīņš arī vēl pietiekami garš ir. Un šodien man gribējās tādu īpašu epizodu ar vairākām tēmām. Tā kā tur varbūt Jānis Rāns var dalīt tos pienākumus, kurš tur. Jānis šodien. Nu, tad aiziet. Jūs varbūt uz pārmaiņas varat to darīt. Kaut ko tādu, kas... Filman, jā, optika, brilles, lēcas un tam līdzīgi, tā kā arī viens no tirdzniecības centra Domina Shopping veikaliem piedāvāmas tēmu. Būs tātad vairākas tēmas, mēs griezim tēmu ratu 5-6 reizes, cik mums laiks atļaus, un tā centīsimies īsi kodolīgi katrai no tēmai iet pāri. Izlases treneris, vietējais vai ārzemnieks, kas labāk Latvijas apstākļos? Izlasē tātad treneris ārzemnieks vai vietējais? Plusi, mīnusi. Man jau droši vien ātri atbild tīri pēc rezultātiem. Mēs redzam, nav tie ārzemnieki. Nē, īstenībā bija arī pirms tam, kam Zura bija, Traikovičs. Nu jā, tad varbūt tā atbilde nav tik viennozīmīga. Bet, laikam pēc Lukas panākumiem, droši vien viņš to ārzemnieka statusu manās acīs noliek, ka laikam tad jau lielāka iespēja kā ārzemnieks. Kādi tie plusi viņam tavās acīs? Es domāju, ārzemnieks pirmām kārtām tu vari pielasīt no lielāka vienkārši treneru daudzuma un vari pielasīt konkrēti, piemēram, tas spēles stils trenera, lai atbilst mūsu spēlētājiem. Manuprāt, tas tāds visvieglākais fits, nevis lai treneris maina savu filozofiju vai spēlētāji mēģina palikt par kaut kādiem pavisam citiem. Labāk uzreiz tev tur tās 2-3 nedēļas gatavošanās saliec jau to, kas visticamāk strādās. Tas ir tur uz 3 punktniekiem balstīts treneris, tad mūsu izlasē lielāka iespēja, ka derēs, ja tas ir uz kaut kādu tur lēno, tur smago post-up basketbolu, tur uzreiz cits būs treneris.
Latvijā, tie labie treneri ir, piemēram, kuri darētu izlases līmenim, tur, piemēram, 2-3, vai ne? Vai viņi uzreiz būs, tu tā viegli pielasīsi, varbūt, jā, ja tāds fits ir, droši vien jādod priekšroka vietējiem, bet, ja tas fits nav ideāls, tad viņu var piemeklēt no ārzemniekiem. Kaut kā tāda īsa atbildi. Tagad tu pielasi būtībā treneri esošiem spēlētājiem. Es teiktu, tas tāds interesants veids, nevis jā. spēlētājs pielasi treneri, bet... šeit ir, bet labs piegājiens, interesants spēlētāji mums ir tie 15, ja, kur izlases līmeņa, tur ir plus mīnus 2-3 ir uz robežas. Jau tomēr tie 18, 19, 20, vienkārši līmeņa ziņā jau būs sliktāk visticamāk. Jāni. Līdz šim noteikti, ka bija kā ārzemju treneri, bija tas sasniegums vairāk izlasēm, un viņi deva tādu svaigāku skatījumu, man liekas, bija. Bet, jo es teiktu, ka tie iepriekšēji tie speciālisti nebija sasnieguši arī tanīs hokeja gaitās tik daudz, varbūt neteiksim, ka slavas, bet to līmeni. Bet, kā tagad pēdējos gados gan bronza, gan to mūsu pašu treneru izaugsme, kas ir augstāka, palikusi, es uzskatu, ka jāorientējās uz saviem treneriem, bet te pašā laikā jāveido tāda komanda, ja? To treneru komanda, kura savā starpā spēja pacelt tos spēlētājus arī augstākā līmenī un dot viņiem tādu no savas pieredzes to pastāstu un no savas pieredzes to ideoloģiju. Davai veči sanākam kopā un viņš visus pazīstot, spēja viņu labās puses izcelt. Jo nevienmēr ārzemju treneris ienākot, protams, ir labi tas, ka viņš nezina un viņš kaut kādā mērā uzticās, bet viņš nezina tos spēlētāji, lielo stāstu un nepaspēja tam no tā spēlētāja izvilkt pareizās kvalitātes laicīgā brīdī. Tad to lielo bildu, saki, būtiski tomēr zināt. Nevis atnāk kā baltai lapai un tu saki, reku, te sēž tev 15 cilvēku. Nē, lielo bildi jāzina. Es uzskatu, ka, teiksim, hokejā, vienmēr es esmu vadījies pēc tāda principa un arī, ka spēlējis, man vismaz bija patīkamāk tā, ka spēlē, ka tu tos partnerus jau zini ilgāku laiku. Ka tu nav tā, ka tev pie viņa jāpierod. Man vislabākie sasniegumi un rezultāti bijuši tad, kad es ar kādu spēlētāju paspēlēju kopā kaut kāds 2, 3, 4 mēnešus kopā. Lai, protams, katram ir spēlētājiem tur savi čomi un savas tādas spēles, ar ko tu jūties labāk, spēlējot. Bet man vienmēr bijis tā, man nav tik svarīgi, kad es esmu ar konkrētiem spēlētājiem, bet lai es ar to spēlētāju ilgāku laiku būtu kopā. Jo bija pie Šūpja arī pāris brīžiem, kad viņš tur mainīja no treniņu uz treniņu, no nedēļas uz nedēļu to sastāvu. Tad es jutos viss izsistāks no ritma un visu laiku es mēģinu pielāgoties, mēģinu saprast un mēģinu atrast to savu veidu. Un visu laiku sanāca tā, ka man tas sit ārā baigi to ritmu un sapratni un kaut kādu ķīmiju savstarpējo. Man, piemēram, patīk ar spēlētāju, kuru mēs jau komunicējam ilgāku laiku, un es varu saprast, ko viņš darīs konkrētās situācijās. Un tad es varu paļauties uz viņu, vai atkal otrā es zinu, ka šeit es nevaru paļauties, un tad es rīkojos savādāk. Ir būtiski, jūs esat čomi ārpus laukuma, ka jūs tur brīvo laiku pavadāt kopā ar komandas biedru. Ir tas būtiski, Žani? Tev nav, tu esi profesionāls, kā saka, tev vienalga. Manā karjerā tas nedeva nekādu, pēc rezultātiem. Man ir bijuši čomi komandās, kur un arī vēl projām mēs slikti spēlējām, un nav bijušas labas attiecības, bet mēs labi spēlējām. Bet ap citu es tagad, kamēr Jānis stāstījis, sapratu, noformulēju bišķi savādāk to domu. Īstenībā trenerim vajadzētu būt vietējiem, jo, ja mēs neņemam nekad naturalizētos spēlētājus, tad kāpēc trenerim jābūt ir ārzemniekam? Tas ir viens, kas neiet bišķiņ kopā, un ir vēl viena lieta, kas spēlētājiem mēs vienmēr pavelti spēlēm, vai ne? Un ja tas ir vietējais treneris, viņam tāpat maksā algu. Tas man arī neliekās bišķiņ kopā, kāpēc treneriem maksā algas. Viņi ir visbiežāk vēl vecāki, visbiežāk viņiem tad visticamāk vajadzētu būt iekrājumiem kaut kādiem vēl lielākiem. Un ja tas ir, es nezinu, kāpēc viņi strādā pa algu, mēs visi pavelti. Tas ir tā kā ideālā pasaulē, droši vien viņi stafam visam jābūt latviešiem un visam jāstrādā pavelti. Okay, ja tas ir kaut kāds ārsts vai fizioterapeits, visticamāk viņiem varbūt nav tik liels algas, lai viņi varētu atļauties pavelti visu vasaru strādāt, un tad varbūt būtu grūti pielasīt, bet es domāju, tāpat varētu atrast, kurš būtu kaut kāds patriots un nāktu strādāt.
Bet tādu es to tikko noformulēju domu, un man liekas, viņa diezgan... Bet tu saki, ka būtībā visam personālam jāstrādā pa velti ir izlasē. Kāpēc mēs... Nē, Jā. Absolūti jāmaksā. Ir jāmaksā? Protams. Kam? Spēlētājiem? Nē, Nē, vai nu maksā visiem, vai nu nevienam, bet kāpēc ir tā šķirošana? Bet ja mēs liekam to kopējo, es esmu pa maksāšanu, tomēr, vecī, tu vari satraumēties, tas ir smags darbs. Bet Basīti viņi naudu nesaņem, tāpat jūs jau... Mēs arī nesaņemam beigās. Dienas naudas kaut kāds vai kas dienas naudas bija algas sākumā, bija šito krekliņu, kad es uzvilku, bija kaut kādi 400-500 lati, teiksim, kas bija liela nauda tajā laikā. Un volejbolā nebija tā, ka tu baigi pelnīt, teiksim. Jā, absolūti, jā. Un tā nauda nodara, es domāju, liela daļa sporta veidu, Un te, man liekas, ir tā starpība, vai ne, kad, teiksim, Basītī čaļi tomēr ikdienā nopelna, ja, viņiem varbūt tā izlase tiešām ir kā izlase, un tur ir iespēja, teiksim, parādīt sevi, ja, beigās apliecināties, pašapliecināties. Ir jau sporta veidi, kur tie čaļi ikdienā nepelna tās lielās naudas. Tas pats volejbols, piemēram. Jā. Līdz ar to tomēr ir godīgi. Tomēr nav jau 10-12 spēlētāji, vai ne? Tu aizstāvi traumatismus milzīgs, tur pazaudēt nākamā gada kontraktu. Mūsu laikā vēl žēl nebija apdrošināšanas. Tur vispār uz risku nāž asmenis maksā. Te, man liekas, cilvēks sēž, kurš skaļi runāja par tām apdrošināšanām. Katru pavasaru, vai ne? Savā ziņā. Tu biji tas, kā saka, cēmlauzes, kurš gāja un teica, tad es biju tas, kurš arī par to teica, un arī tas, kurš apkalpojušam personālam līdzīgus ārā kaut kāds nosacījums. Jā, jo parasti bija tā, ka labi, ja spēlētājiem nebija tur nekāds nealgas, tur bija kaut kāds dienas naudas konkrēts, bet ja kaut ko vinnē, paliek tādā grupā kaut ko vinnē, tad viņi dabūja kaut kādus bonusiņus, un apkalpojušies personāls vispār neko nedabūja. Tad es arī nebiju apmierināts ar to situāciju, ja viņi nāk, viņi velc savu laiku, labi, viņiem ir tur kaut kādas algas, kas arī salīdzinoši nebija nekādas diži lielās, bet, ja viņi strādā priekš mums, tad arī viņiem kaut kādu procentu vai kaut kādu viņiem jābūt atmaksātam pret to. Tas ir darbs, ar kuru tas pat nav varbūt tik daudz kā alga un kā patriotismu jautājums, tas ir vairāk darbs ar to, ko viņš nāk iekšā un cik tas cilvēks ieliek to sevi iekšā tanī darbā pret tevi. Man liekas, tas atkal veido gan to kolektīvu. Ja Sausi atnāk nostrādā, labi, ārsts vienalga sēž tur savā kabinetā, pieņemsim, un Sausi nostrādā, man neviens nepienāca pie maniem, un es neju paprasīt, vai kaut kas nav, vai nesakoju tam situācijām, kas uz ledus, tur pat nav jābūt lielām traumām, tad skaidrs, ka viņam tur nav jāatrodās. Bet ja tas kolektīvs veidojās, un viņi tā kā viena draudzīga ģimene, kas sportā ir ļoti svarīgs, un izveido tādu kolektīvu, gan pašiem jāveido sportistiem, gan arī visam apkalpes personālam, gan arī treneriem, gan arī visam jāveido kolektīvu tādu, ka viens uz otru var paļauties. Un, ja paļauties, tad arī katrs dara pēc sirdsapziņas vislabāko to darbu, un tad viņam jābūt arī kaut kādam bonusam par to, ka viņš nāk un atdod sevi visu tur. Bet ar tām apdrošināšanām arī ir tā, ka piemēram, ja starp sezonu beigusies, tev taisa apdrošināšana uz pagājušās algas lielumu, bet ja tu esi aizvadījis labu sezonu un tu jau zini, ka tev alga būs tur 2-3 lielāka, un tu tāpat esi spēlēt izlasē, bet vēl līgumu neesi parakstījis, tad tu riskē ar savu, principā, tu saplēsi kaut krusteni, tad tu gamblo bez īsti jebkāda iemesla. Labi, aģenti, es dzirdēju, ka dažreiz sāk tur kaulēties par tiem nosacījumiem, vai tu tur der, ja kāds klubs tev atsūta piedāvājumu, bet tu vēl neesi ar viņu noslēdz, un tad ar to it kā var derēt kā kaut kāda apdrošināšanas pamats, tur ar federāciju var visu kaut ko diskutēt. Es nezinu konkrēti kādiem nosacījumiem, bet es zinu, ka dažreiz aģenti par to iespringst, un tas ir objektīvi. Un vēl ko mēs par tiem pašiem treneriem, treneri nevar notraumēties, tāpēc viņi var iet pavelti strādāt, un viss ir kārtībā spēlētājs, jebkurā gadījumā. Pat ja tu saņem vai pavelti vai nesaņem, bet tāpat tu vari vēl notraumēties, plus fiziski tas ir grūti. Hokejā dabūt treneris var pa galvu un ar ripu. Arī spēlētājs var dabūt. Jā, es tik tā. Dakteris arī var dabūt. Vienkārši kaitim bija šādi. Skaidrs. Volejbolā izlases treneris vietējais vai ārzemnieks? Es šī gadījumā baigi jāanalizē, ir ļoti gudrām galvām jābūt, teiksim, kas ir apkārt to volejbolu. Tāpēc arī tu esi šeit. Tāpēc arī viņa atbildēšu, kad reklāma. Gudrā galva. Paldies, Žāni, jā, uzslavē. Viņš jau nebūtu saprast. Stunda konsultācija sākumā, jau otrā pa tieši par šiem jautājumiem, par treneri. Kas ir ārzemēs, kas vietējais. Katrā gadījumā
ja kaut kāda, ja neiet tas sporta veids izlases tur buksē vai stagnē, ja, nu ir tomēr arī, kad mums ir cik nav sezonas laikā tie treneri nomainījušies, un tad, jebkurā 90% gadījumos, tā komanda atsvaidzinās. Un man liekas, arī pie izlases ir tas pats kā klubā, tev nomaini, tu atlaiž un paņem jaunu, izlase arī iedod tādu svaigu elpu, tas ir viens. Un Es pieminēšu uzreiz, ka, man liekas, analītiski ir izpētīts kaut kādām 5 vai 6 spēlēm tas efekts ir. Jā, tāpēc treneru nomainīs. Tāpēc tam viss tas pats. Bet tas vairāk tā zemapziņā 6 spēlētājiem, ka tev jāpierara atkal jauns, jāpierara savu vietu. Bet tas ir NBA, 5-6 spēles nozīmē, ko tu 2-3 nedēļas. Eiropā jau tās spēles ir reiz nedēļā. Tur varbūt tas būtu citi nogrieži. Bankī mūsu pieminētais Virtus atnāca, izvilka no kapiem un aizgāja gandrīz līdz labi. Viņa beigas bija sūdīgs, bet Džeks pusgadu, un tagad arī FSA viņš paņēma 8 pēc kārtas. Bet labi, stāstot par volejbolu, ja, nu, teiksim, mums tā Latvijas zeme ir jauna, ja, un visos sporta veidos mēs, teiksim, no neatkarības laika, tomēr labi, hokejā varbūt mums ir tradīcijas volejbolā arī, bet itāļi, brazīļi nosaka to, amerikāņi tur hokejā, kanādieši, protams, vai amerikāņi basītī. Un volejbols tomēr mums nomainījās, mums atnāca Igauna Savo Kēls, ja? Un arī ar to mēs pēc ilga pārtraukuma tikām fināla turnīrā. Bet principā arī Vilde bija, neiet runa, viņš ir labāks pa vietu vai sliktāks, viņš atnāk drusku to citu skatījumu. Tur gan arī vēl āns fināla turnīra komandas skaits pamainījās tieši tajā brīdī, man liekas, komandas skaits uz 24. Tajā laikā, ka tu vēl biji un Vilde vēl bija 16. 16, man es atceros, ka bija 12, 16 un 12 jau bija ļoti sen. Jā, 95. gadā, kad Vildogus laikos. Tu vēl zem galda skraidīja. Tur Janka domā. Arī bija 12 starp citu 6 un 6, atceries. Tad mums bija 12 futbolā, 16. Hoķi arī bieži 12. Jā. 7. gadā. Es domāju, ka nē. Nē, bija grupas pa 4. Jā. 4 grupas. Un viena krīt, tā kā ieziet uz grupu, kas krīt ārā. Uz pārspēli. Uz pārspēli, jā. Bet, labi, katrā ziņā ir tā, ka jebkurā gadījumā atnāk Džeks, piemēram, volejbola ziņā mums ir Caprioti Itālis, jā, kurš ienes īstenībā jaunas vēsmas, jaunu tehniku. Večiem arī tagad, Rendes Vasiljevs. Jā, Igaunis, kur Igauni ļoti daudz arī braukuši. Un Pols vēl bija pa starp. Un Pols Gogolis bija, un Poļi vispār ir volejbola zinātne, kur viņi ir pilnīgais komps, to, ko tur ir tā analītika aizgājuši, kā NBA un NHL voļukā. Un Pols iedeva kaut ko, Itālis kaut ko iedeva, un tagad jau kustība ir. Meitenes tagad varbūt fināla tur ir, Džeki 90% jau ir. Meitenes lūdzu tiekam fināla turnīrā, es svanošu pa jums, tad volejbolam būs baigā vilkne, vai ne? Bet tas arī Caprioti Itāļu nopelns. Tikai tāpēc tu fanos pa viņām, jā? Savu, dod biļetes, mēs tev basi taisam. Volejbols ir rītīgs sieviešu sporta veids. Tā, ka tiks pirmkārt skaistas formas, Žanis. Āns, es domāju, mums jāuzēc, viņš arī būs uz vīriešu. Uz izlases mačiem kolosāli būs, es domāju, pilna zāle, būs ļoti labs meitenes. Kurā datumā ir? Man liekas, ka kvalifikācija augustā, bet viņi spēlēs Zelta līgā, Sudraba līgā. Zelta līga un jābūt pilnām tribīnai, viņām ir izlase. Un labas meitenes. Žānis jau līdz tam vēl jāizvēl. Viņa par to sirdi tur. Žānis, es atvainojos. Pa vidu vēl. Šie melnie joki, akals viedri, viņi tur nesīs ārā. Žānis, vēl ko es varu pateikt, fanot pa sieviešu volejbolu ir tā kā pa tenisu. Tur ir tāda amerikāņu kalniņa, tur -5, tikai tāpēc, +5. Nenormāli interesanti. Tā kā tenis Ostapenko no 1-4 vinēja to Grand Slamu, ja 0-1, 1-4. Kādas meitenes laukumā ir? Un meitenes skaistas mums volejbolā, garas, smukas, spēlēja tur Vācijās, Itālijās, un arī spēlēja jau Itālijas augstākā līgā ar Caprioti atnākšanu. Mums meitenes ir 2-3. Tur tev sieva arī jāmeklē, un tad būs mums paudze. Man ir viena simpātija, bet es tev neteikšu. Bet šī ir pēdējais raidījums, ko tu mums solīji šovu? Tenis spēles parādīšu. Ants, es zinu, ka tev tenisisti viena ārzemēs bija simpātija. Sabaļenka viņam patīk. Jā. Ne tikai patīk, kaut kas bija tur jau. Sabaļenkai tas Džeks jānoņem no trases. Zini, kā nav traumēt, papastums palam. Vai volejbolistei? Brīva? Volejbolisti brīvē. Nu, vot jau varat komentāros jau paminēt. Raksta komentāros, kura varētu būt Anša mīlestības. Nojauš, līdz ar... Ir? Jau tev ir aizdomas? Kaut kāda varianta ir, jā. Izmauc. Nu, nē. Es negribu dot atbildi. Lai skatītāji raksta komentāros, tad mēs varētu atbildēt. Tad trāpjāt vai netrāpjāt, ja? Nu, lūk, un tā kā jūs, kungi, esat laipni aicināti, būs tas fināla turnīra kvalifikācija. Pēc ilga laika no 93. 95. gada meitenes var tikt fināla turnīrā. Tas būtu liels grūdienis latviešu sieviešu sportam, kas ir nenovērtēts. Un lūk, ar tiem treneriem, kad pirmām kārtām tas ārzemju treneris atnāk, protams, viņš no Itālijas, jā, kā volejbols un kā Hartlī un
Nolans, kanādietis, viņi arī iedeva to savu kaut kādu. Bet, nu, vēl, kas man vislabāk patīk, ka viņi ir objektīvi spēlētājiem. Man liekas, šitā ir tāds atslēgas, jo te katram savi draugi, nu, ir tā. Nu, tas gan ir. Šitas moments, viņš, nu, pieņemsim, Hārtlīs vai mūsei, nu, vienalga, vai banka atnāca, bankas runāja, viņš katru spēlētāju ir iemācījis. Tītāji nevar to vārdu izrunāt, mums tie vārdi dažreiz traki, ar ešķīps vai ne tur. Bet viņš ir iemācījies, viņš ir, tā kā mums kā pirotēji zina visus 100 spēlētājus. Vietēji ir dažreiz, nezinu, tur 50 kandidātus. Ja? Ar to jau pietiek. Un kas man liekas tā atslēga ir, kad viņš ir objektīvs. Viņam nav draugu, vietējo kaut kādu aizspriedumu un ierobežojumu. Aizspriedums, kad ir mīlulīši un nemīlušīs, tas ir ierobežojums. Un, kad tu ierobežo, tev tā alķīmija nav. Un tas ārzemnieks to alķīmiju, man liekas, jebkurā gadījumā, ja viņš ir labs, viņš uzstājas kolosāli. Tas nezinu, vai es to minēju, kas ir vēl viena analītiski pierādīta kļūda, ka GM un treneri bieži vien paraksta spēlētājs vai dot priekšu spēlētājiem, kuri spēlējuši tā kā viņi paši, ja viņi paši ir spēlējuši to sporta veidu. Kad tev ir vienmēr simpātija pret to redzēt kaut kādu vikingu, jā, spēles stila ziņā, tad tu tev būs jāizvēlās, tev liksies, šis baigi labais spēlētājs. Jā, tā kā tas arī ir tāds. Atceries, tu vienā no iepriekšējām reizēm teici, tie parakst tos spēlētājs, kuri pret tevi labi nospēlē. Tas ir fakts, un arī šis ir vēl viens, jā, nu tā kā arī to nesen izlasīju. Liekam punktu tēmai, volejbola treneris ārzemnieks vai vietējais? Šobrīd, konkrēti šajā situācijā skatāmies, jo tie posmi droši vien, ka var būt dažādi tādā, nu, izlases nogriezni. Es teikšu tā, ka skatoties Latvijas volejbolu, mums volejbols iet maziem solīšiem uz priekšu. Džeki būs fināla turnīriem, meitenēm ir liela potenciāla. Es redzu lielu potenciālu īpaši meitenēm. Kā priotīs savu vietā, dotajā momentā mums vēl tas vietējais čempionāts un tie panākumi nav tik lieli. Un es pietiekami daudz skatos tos Polijas, Brazīlijas čempionātus. Man ir kontakts ar spēlētājiem. Viņš ir 2 soļus aizgājis priekšā. Dotajā momentā mums volejbola. Nu, latviešiem būtu Uģis Krastīņš, ko es liktu, kurš spēlēja treneris ar atrāvienu. Ar atrāvienu, jā. Un Uģim arī Ants tika piedāvāts. Viņš šobrīd atteica tur savu apsvērumu dēļ, bet viņš, es domāju, ka kaut kādā brīdī varētu būt. Viņš varētu, viņš vēl izskatās jauns, žirgts, spirts vēl ir iekšā, vai ne? Mūsdienīgi domāšana, mūsdienīgi domājošs, asprātīgs un ļoti, es biju pie viņus Polijas spēles analītika pasaules klase. Viņš jau ir aizgājis ļoti gudrs, no tādā ziņā, kolosāli novadīja mums to. Varat patīt atpakaļ iepriekšējās sezonas, manuprāt, ja ne pat viena no pēdējām epizodēm arī viņš te pat sēdēja arī, man liekas, ļoti Jā, pārliecinoši ar savu stāju, ar savu mugurkaulu. Un, teiksim, viņš varētu apvienot to moderno ar mūsu domāšanu. O tas, ka viņam pietiek, mums tas vēl tas vecā, padomi nevar tā teikt. Bet dotajā momentā es saku, kad ir, dotajā mano volejbolam vēl ir tāds banki vajadzīgs. Vai redzi, ka ir tā palīdzība, ir tā roka, ir tas redzējums, es ar Kaprioti arī. Viņiem ir viens teiks, jādabūna ārā, es gan Kapriotis runājis ar banki, ja mēs vēl dabūtu kaut kādu itāli, jo itāļi ir mākslinieki. Poļi ir tādi fantastiskā statistiķi, analītiķi. Un bez mākslas abus vajag salikt kopā. Un vēl latviešiem ir vēl tas mazvērtības komplekss. Teiksim tā, katrs pa sevi, katrs un vajag tomēr ielikt, jo es redzu to bildi, viņi smuki to puzli saliek kopā. Jo mūsu analītiskais ir bijis un itāļu mākslinieks un vēl, kad šovu, teiksim tā, viņi visi saka, vajag, tas sports ir šovs. Sports ir šovs un visu, vai ne? Viņš saka, labākie franči vinēja tagad olimpiskās spēles Parīzē. Tur Engapē, tā kā es iet, sit šitas tā. Un visu tā nedrīkst. Abi divi, gan banki un tas Kapriotis saka, veči, ejiet un kaifojiet, baudat. Protams, līdz savam sportu, skilam jābūt līdz tavam šovu līmenim, līdzsvarot. Bet sports ir šovs. Un abi saka, tas vīrus mūsu kaut kāds vecais no latviešu galvām jādod, piedodiet, tā ir. Kaut kāda pašapziņa jāpieliek un uzvarētāja gars. Jo ir tā, ka atbrauc kaut kāda tur Brazīļa, Itāļa, mēs jau apkakājamies pirms spēles. Bieži vien, es nerunāju par hoķi tagad. Brazīļa, jā, lai tikai atbrauc Brazīļa vai Itāļa. Apkakājas tikai tu. Pagājuši, ko mēs klausījāmies, vai jāskatās. Es nomainīšu paši, aprecēšu savu Brazīliju, būs Ancis Medeniņo no Brazīlijas jaunais Latvijas sieviešu izlases treneris. Vēl tāds var būt. Bet principā es dotajā momentā, kad ir tas moments, kad mums vēl drusiņ jānobrist, jābagātina tas volejbols ar zināšanām, dotajā momentā, jā, es esmu par ārzemju. Tādu jau var dabūt labu, jo ir jānoķer viņi. Ir jānoķer, viņi zina, kā to izdarīt. Super īsi mums nesanāca. Ļoti labi. Otrais tēma ir atgrieziens.
Otrā tēma. Mēģināsim īsāk. Jūs atgādinām pavasarī dažādas akcijas ar dārza mēbelēm un dažādām saimniecības lietām. Protams, arī mūsu 6. sezonas studijas iekārtojumi nodrošina Juska piedāvā mums tēmu. Drīzāk jautājumu šajā reizē. Ko no profesionālā sporta lietām nepamana, nesaprot sporta līdzutēji un apkārtējie? Ir kaut kas tāds, kas jums šķiet, viņi vispār neko nesaprot. Savukārt līdzutējiem liekas, kā Dievs, paši saprotam. Man liekas, ka, jā. Sāc. Man liekas, ka Žants dažreiz nesaprot par volejbolu daudz kaut ko. Viņš nereāli pēc šīs sezonas viņš jau sapratīs vairāk. Nevar uzstāstīt. Labi, ko Janka, tu gribēji nopiet kaut ko. Nē, man liekas, parastam līdzjutējiem ir tā grūti iebraukt, kad profesionālajā sportā ir ļoti daudz sīku mazu tēmiņu, kas ir līdzsvarīgas rezultātu sasniegšanai, pa ko viņš neaizdomājās. Es par šo arī gribu, kas ir tās mazās lietiņas, kas ir, ko nepamana. Jo lielo bildi jau viņi redz, viņiem liekas, ko tad sprukts nevar iemest, bet abi devītnieki brīvi. Nē, tas ir tāds jau pēdējais, jau kritiskais. Jā. Dīvāna eksperts. Viņš sēž skatās, ko viņš nesaprot. Nē, parasti jau ir tā, ka manā, cik es esmu saskāries, ne jau tas beigas pēdējais, ka tu nesaprot, bet ko tad viņi nospēlēja slikti? Vai teiksim, tādā globālā, kas tad viņiem? Viņiem tā viss ir ok, jā? Šis jā. Bet, ja mēs ņemam to profesionālo sportu, lai kādā mērā augstā līmenī, kad sasniedzot, viņš ir kā zinātne. Tur ir ļoti daudz mazo komponentu klāt, pie kā ir jādomā gan treneriem, gan spēlētājiem. Un ļoti bieži... Iedod kāds konkrēts 3, 4, 5 lietas. Kas ir tās lietas? Bez lielajām bildēm, bez, ekipējumiem, bez veselības, bez treniņiem, taktikām un šitām visam. Psiholoģiskā noturība un psiholoģiskais vispār. Kā tu izveidojies profesionāli, ka tu spēj gan sevi kontrolēt. Mēs te iepriekš esam par tēmām runājuši, par visādiem traštalkiem, vēl kaut ko, par to tavu profesionalitāti gan treniņos, gan spēlēs, kā tu izēji, kā tu attiecies pret sevi, kā tu attiecies pret savu veselību, ka tev ir jābūt profesionālim augstākā līmenī, ja? Ka, teiksim, ejot vienalga uz darbu dienā, tu par tādām lietām nedomā. Vai tu iepriekšējā naktī tur tusēsi vai netusēsi, vai tu dienā sadzeries kafijas, tur 4 pa daudz un esi uz driģinē. Tava performance neiespaidos rezultātu tik daudz, kā tas ir sportā. Ja? Tas ir viens no, manā uzturē ļoti, ļoti liels faktors. Psiholoģiskais, kā tu sevi sagatavo, kā tu vispār noskaņojies. Ja? Arī tādā pašā psiholoģiskā un plus vēl ķermeniskā, kā tu sevi sagatavo, nezinu, ne hokejā, bet vispār sportā. Nav tā, ka iepriekšo dienu tikai skatās. Skatās, tevi ietekmē iepriekšējā nedēļa, iepriekšējais mēnesis, iepriekšējais pusgads, tevi ietekmē pasaules čempionātam, šobrīd pasaules čempionātam, tev visa sezona ietekmē. Ja? Ne tikai kā tu esi sev sagatavojis, kā tu esi sev piestrādājis pie lietām, kas tev traucē, kādā tu esi fiziskā, kādā tu esi mentālajā formā. Ja? Tas ir viens, ko man liekas, skatoties, ja skatās konkrēto spēli, to nekādīgi nevar redzēt. Jā, ātrs dienas papildu jautājums. Pēc labas sezonas tu vari secināt, tev būs labs pasaules čempionāts un otrādi, ja tev savukārt bijis labs čempionāts un tu izgāzies pilnīgi čempionātā. Te ir kaut kāda saiknīca starp šobrīd tuvojās pasaules čempionāts, tāpēc tas jautājums tāds. Ir spēlētājs, kuram ļoti laba sezona, un viņš čempionātā arī vienā elpas vilcienā. Vai tas nav saistības? Gan ir, gan nav. Es saku partneri. Jo Žāns te došana analītika iedos to itās, vai tas ir neiedos? Nav atbildi man. Gan ir, gan nav. Jo tāpēc, kad tev var būt ļoti labs čempionāts, ja? Un man, piemēram, no personīgās pieredzes, es uzvarēju Somijas čempionātu. Ja? Man tur viņš bija pagājis traumām. Es rokus pussezonā sabeidzu, pēc tam atgriezos ļoti tuvu playoffiem, bet playoffs aizvadīja puslīdz labi, ne tur tik labi kā sezonu sāku, bet mēs vinējām Somijas čempionu titulu, un es atbraucu uz Latvijas to čempionātu, kur mums bija galvenais treneris Vorobjovs, kurš viņus jau ir te nodzenis ar kaut kādiem savām tām lietām, nezinu, viņi tur skrēja līnijas ar iepām un pirms pašas dienu pirms spēlēm.
Un tad tas čempionāts Latvijā pirmais, tad bija pilnīga izgāšanās gan no mana, nu, es tur atnācu ar savām svaigām, teiksim, tādām sajūtām. Te, teiksim, pusi komanda jau ir nodzīta līdz depresijai, var teikt, nu, ka mēs sēdējām, es saku, viesnīcā, čempionāts Latvijā, mēs sēdējām Pārdaugavā viesnīcā, tā kā cietumā, tikai braucām uz treniņiem un braucām uz spēlēm, ja? Nu, tad tas viss, tas kopējais rezultāts bija, nu, slikts, ja? Neteiksim, ka trausmīgs, grupā palikām vēl kaut kas, bet, nu, viņš bija kopējais slikts, tur kanādiešiem, jā, zaudējām vēl, tur zaudējām, it kā iesākām puslīdz labi, tur daži spēlētāji aizgāja prom. Spēles laikā. Spēles laikā, jā. Nu, viss tas ir zināms, jā. Nu, tā kā pēc mana tā aizvadītā gada un čempiona titula Somijā, man likās, nu tagad es esmu uz tāda laba viļņa atbraukšu un nekā pilnīgi. Viss aizgāja otrādāk, jā. Un, jā, nu, tas bija, teiksim, negaidīti priekš manis arī. Pēc tam kaut kādu laiku ilgu es mēnesi, divus mēģināju saprast vispār, kā aizgāja, kur aizgāja greizi un mēģināju arī attīt savas tās lietas. Nu, tā kā es uzskatu, ka nevar pateikt, tas ir no katra spēlētāja konkrēti, kā viņš noskaņojās, konkrētai spēlē, kā viņš noskaņojas konkrētam čempionātu laikam, ja? Un vēl plus visi blakus apstākļi, kas notiek komandā, ne paši izlases komandā, tur un treneru starpā, kā visi spēja iedarboties, lai gūtu labāku rezultātu. Žana, ko nesaprot līdzutējs vidējais? Ko nepamana varbūt? Es domāju, nu, tādā, ja tur izlasat līdz hoķi spēlēs vai bases, tur būs Eirobaskets, laikam tas vienīgais, ko man liekas īsti līdz galam liela daļa nesaprot, ir tas, ka, nu, piemēram, basketbolā. Ja tu esi izlases līmenis spēlētājs, tu no 15 gadiem katru vasaru agrāk 2 mēnešus ej pavelti, 2 reizes dienā trenējies, un vienīgais, ko tu vislabāk, nu, principā visbiežāk, nu, tie komentāri vai kaut kādi būs, nu, mēs redzam, pēc slikta notikuma vairāk komentāru sporta centrā, negatīvo komentāru vispār ir īpatsvars. Līdz ar to lielākā iespēja no visa šitā dabūt ir, ja tu nenospēlē labi, tu vēl dabū heitu. Visi tavējie draugi, komandas biedri, rādi, bērni, visi iet tur šašlikus īskā nopērk grilus cep Legend Beachā vai kā viņas tur sauc, Baltic Beach Hotel, sēž, dzer tur aliņus vai ūdentiņus. Tu tajā laikā Olimpiskajā centrā svīsti. Un tu tajā laikā 2 reizes dienā mauc, nu, liela daļa ir no tiem, jo tu esi jau bišķiņu vecāks, jau pēc tā no 15 līdz kādiem 32, tu aizēji, tu jau tur ibumetīniņu pirms trēniņa paņem. Un beigās, nu, tā pienestā, un tad, kad jūs gribat heitot tos spēlētājs, es nezinu nevienu pa visiem saviem gadiem, kurš atnāk uz izlasi un negribēja vinnēt, jo viņš saprot, ka uz viņu skatās visi draugi, bijušie klases biedris, vecmāmiņas, nu visi grib uzvarēt, visi grib nospēlēt. Tagad kādreiz nesanāk, kāpēc nesanāca? Tāpēc, ka pretinieks bija iespējams labāk sagatavojies, iespējams izvēlējies labāku taktiku. Tas nav negribēju, vai tas nav, ka nu, es esmu tur tīzlis, vai šodien vispār es atnācu un speciāli metīšu garām vārtiem, vai speciāli, nu neviens negrib speciāli. Nu gadās tāpat kā jums gadās darbā performance sliktāka vai sliktāks miegs naktī. Kāpēc bija sliktāks miegs? Nu nezinu, varbūt stress bija, varbūt viss kaut kas var būt nu, šajā dzīvē. Un arī sportā ir tik daudz tās sīkumi, komponentes, kāpēc tur ripa atlece, pārlece pāri, tur būtu nepārlekus, ieliktu devītniekā, būtu tur sprukts pasaules čempions aptuveni un labākais spēlētājs. Pārleca pāri, labākais viņš bija, bet čempions nebija. Tīzlenis viņam pārleca pāri. Nu, tīpaši tādā hokejā, futbolā, kur tā viena ripas kaut kāda pārlekšana atsitiens izšķir to spēles. Basketbolā tomēr to uzbrukumu skaits ir lielāks. Bet arī tur, tā, nu, kā var salikties, tā, tu vari iemest 17 kārtas vai 17 kārtas aizmest garām, un tā ir vienkārši, nu, tā kā tu teici, tur kazino vai toķikā, izgāja vai neizgāja. Nu, vienkārši tāda ir matemātika un statistika. Viņi var salikties visādos iespējamos veidos. Tas nav šoreiz negribēja vai kaut kā. Arī Stefs Karijs tur var pāri 10 metieniem aizmest garām. Vienkārši, nu, kaut kas varbūt nesakritās. Un par to izlasi kādā formā, nu, visbiežāk tev jābūt tomēr spēļu ritmā. Jo tu neesi spēļu ritmā, vai nu tu esi traumēts bijis, vai tu pussezonu pirms tam jau beidzi sezonu, tu spēlē kaut kādā Japānā. Nu, tomēr, ja tev nav spēļu ritms, ir grūti ielikt uzreiz tādā pasaules čempionāta vai kaut kādā Eirobasketa režīmā. Tavs organisms tomēr tie individuāli treniņi, tas ir viens, svaru zāle tas ir viens, bet basketbols vai hokejs vai konkrēti spēle, tas ir jau cita, nu, pavisam cita tā kā intensitātes līmenis. Un tu viņu treniņos, kā lai tu gribētu, grūti ir viņu sasniegt. Nu, tā, Jānis, skatos uz tavu kolēģi un vienaudz Kasparu Daugaviņu. Ja? Izlaida pusgadu, vai ne? Ir atpakaļ, nu, es teikšu, nu, pārbaudas spēlēs, nu, baigi to neredz. Vai tu redzi ar savu acu?
Nē, meistars, tas meistars ir noteikti, bet te ir atkal tā sava motivācija. Nu, drusku, ja tu atbrauc, pat dažreiz ir, man arī tā, kad es biju Alpu līgā, ja it kā atbrauc no Alpu līgas, es piekrītu tam, kad jābūt spēļu praksei, nu, viņš Kasparam pusgadu nav. Dabūs. Nu, pusgadu nav, bet tagad viņš dabūs to spēļu praksi un treniņus atpakaļ. Tā kā tur problēmas nevajadzētu būt. Ja? Pieredze pietiekoši liela, lai nesēdētu uz tādu tā kā mantrāžas, ka tev nav spēļu praksi. Ja? Man, pieksim, arī tajā Alpu līgā bija tā spēļu prakse, nu, protams, ne tādā līmenī, bet atbraucot uz izlases, man tas iekšējais stāvoklis bija tik pacelāts un tik, teiksim, tu esi gatavs, ka pat tā sliktākā līga vai, teiksim, Kasparam neizlaišana, viņa tev pat nedaudz motivē vairāk kaut kādos brīžos. Es saku, atkarīgs no personīgā cilvēka katrā konkrētajā situācijā. Nu, nav tā, kad, bet viņa, manā gadījumā, es domāju, Kaspar arī tā motivācija būs, ir un būs daudz tā kā augstāka, varbūt ne jau kā spēlētājiem, kurš, teiksim, tā kā saka, 10. gadu, 10. sezonu, visa sezona ir bijis, un 10. viņš nāk, un viņš grib, bet tādā pašā laikā viņš ir izsīcis no tā visa. Ja? Tāpēc turpat varbūt tās būs labāks rezultāts priekš viņa paša emocijas. Jā, tā kā čempionāts ir salīdzinoši īss. Tā ir 1, 2, 3 spēles, kur tev varbūt uz tādām emocijām var vēl izpildīt. Jā, pēc tam tu, protams, kādu varbūt vājāk nospēlē, bet emocijas nāk ārā un vēl, ja aiziet, viss kārtībā. Bet es tieši, tā kā Žanis teica, gribēju pateikt par to situāciju, ko parastais skatītājs neredz. Man tieši likās tas par to Ibametīnu, kad, ja, parastais skatītājs neredz, cik daudz tomēr tas spēlētājs ziedo savu veselību, lai vispār būtu brīžiem un braucot uz izlasi un braucot uz kaut kādiem, cik viņš ziedo to savu veselību, sēžot uz kaut kādām pretsāpju zālēm, mocoties ar kaut kādiem bezmiegiem un kaut kādas, lai sevi sagatavotu vienalga izlasē un konkrētām spēlēm, viņš ļoti daudz, ko, teiksim, savam ķermenim nodara pāri, ko regulārs cilvēks, ejot darbā, nedarītu nekad. Ja? Ar sāpēm spēlē, ar bezmiegiem vai tur. Nu, tādas lietas ļoti daudz un profesionālā sportā, jo tu esi augstākā līmenī, jo viņas vienmēr tev ir blakus. Nu, un par to arī maz tiek runāts. Jā, tieši, jā, parasti cilvēks var iztēloties vasarā, viņš paņem bezalgas atvaļinājumu un 2 mēnešus uz pretsāpenēm kaut ko dara paralēli. Savu darbu tikai pavelti. Labākajā gadījumā, ka tev vēl visi skatās un heito visbiežāk. Jā, uz ielas saka, viņi var vilkt paralēlis, ka, piemēram, jā, jūs jau vasarā nestrādājat, bet var jau aizbraukt uz Ķīnas 2. līgu, uz Japānu, tur visādas Latīņamerikas, viņi jau vasarā spēlē, un spēlētāji, kuri brauc un vasarā vēl pelna naudu. Teorētiski tos 2 mēnešus katrs no mums to arī varēja darīt, tā kā izlases vietā. Tā kā reāli tā ir atteikšanās no algas un to pašu darot pavelti. Un šitas agrāk bija hokejām, kad, piedodiet, mīļie skatītāji, šitas idiotisms, ka vēl sieviešu basketbolā pateica, ka meitenes atteicās spēlēt un kādos vārdos viņi tik saukt. Kretīni. To, ko Žants pateica, vai hokejā puišāts pēc sezonas gada. Nē, tas, ko Žants par komentāriem teica. Nē, vienkārši ir jādod pozitīva enerģija, un mēs viņu ņem tāpat jau visi spēlēs. Ne jau tāpēc mēs tagad kāds tur, kāds arī atsaka kādreiz, jā, kādas objektīvu vai subjektīvu vai kaut kādu tur personīgu iemeslu dēļ. Bet lielākā daļa jau mēs tāpat spēlēsim vienkārši to pozitīvismu vairāk dot, un man liekas, tas vairāk motivēs. Tomēr, nesanāca, ir tur tie, Partizāni mums bija tur, viņi kaut kāds 40 minūtes pēc zaudētas spēles, mēs bezcerīgi sliktu spēli zaudējām. Viņi 40 minūtes mūs nelaida prom un dziedāja vienu to pašu dziesmu, un vienkārši skaļāk un skaļāk, un mēs vienkārši stāvam, jau gribās iedzumēt, un viņi vēl skaļāk, un to jau sāk tirpas, kas notiek? 40 minūtes pēc bezcerīgas spēles viņi tev parāda, ka un tā dziesma ir vienalga, vai jūs zaudēsiet, mēs atbalstīsim vēl skaļāk. Un katru reizi viņi skaļāk, un to liekas, cilvēki mīļa 10:50 vakarā. Šis mentāli tev iespēja kaut kā pirms nākamo spēles? Nē, tu saproti, šeit ir kaut kas jau pavisam dūls. Cits līmenis. Jā. Tad tas droši vien ir tāda kaut kāda, ka tu jūti, ka viņi tevi atbalsta, ka pēc zaudētām spēlēm vēl vairāk. Tas varbūt Latvijā kaut kur es to neesmu dažreiz sajūts, kad ir tāds, zaudējam, mēs ejam prom, viss šitie bija šodien sklubiņi. Ļoti labi, Žan, paldies tā par šo.
Ir kaut kas vēl ko piebilst? Nē, Lai neatkārtotos, bet kaut kas vēl klāt. Tieši tāpat upurēta veselība, nenormāla armija tā ir īstenībā. Gan varbūt tur komandas sporta veidā ir vairāk, bet individuāliem sporta veidiem, vai tur ir sporta veidi, kur tev jābūt pilnīgi dzelžana maratona skrēju, vai vienalga, vai ne? Tur triatlonis, riteņbraucēji īpaši, vai ne, peldētāji, tur vispār tev jābūt mēram istabā 24/7, ja? Tev ir jātikos 8 jāceļās, 12 tas. Režīms ir, armija. Un tu, zini kā, cilvēki dvēseli, nav viņi piesiet, neesam tāda verdziska tā būtība, ja? Bet tu, principā, esi tāds pusvargs tāda modernā verdzība, ka tu tur ej un ņemies, un ēšanas, viss tā kultūra un celšanās. Un, red, man jau bija problēma to aizmigšanu. Tas ir baigi grūti, teiksim. Tā ir armija, ko nesaprot. Bet tā, principā... Tas nav arī viena gada ietvaros. Tas ir 15-20 gadi. Tu jau no jauniešu kājas jau zini, ka tu jau stājies armijā. Tu nezini, tev tas patīk, bet... Jo mēs, ka jaunībā 15, 16, 17 gadi tur spēlē balsīti, hoķi, mec čēpu, laic, kaifo, taisi. Un tad sākās jau, kad tu aiziet jau junioru, ja, kad tev ir ārprāts. Un, principā, tu saproti, jā, un tad tev vēl kliedz uz tevi un viss pārējais. Un, ja cik tad tu kliedz uz citiem, vai ne? Tur vienkārši... Sāk lūp tev raustīties vienā brīdī. Jā. Līdz ar to tur, tā sportisti, tu izai cauri gaļas mašīnai konkrēti. Tā. Plus mīnus. Ja vēl gadās kāda neobjektīva treneri un komandas biedri, tad vispār ir vāks. Viņam, tu jau tā normāls cilvēks var īstenībā daudz kur pamainīt tās darba kolēģi, vietas ir iespējas, bet tur ir tā, kā tev noliek uz gadu, tā ir ej un sadzīvo. Tev viņi nav jāmīl, bet jāsadzīvo. Bet tā kaut kā, bet puiši jau visu pareizi pateica, ka tās vasaras mums no 14 gadiem es spēlēju junioru izlasē līdz 30, tur 15 vasaras pēc kārtas nav pavēlt. Tā kā tā. Aiziet. Nākamais tēma ir atgrieziens. Ko Pīka un Klapenburga arī šai reizē uzgriežam, līdzīgi kā pirms nedēļas. Un tēma, seks pirms spēles traucē vai palīdz? Anci. Izbaudam beidzot tēmu. Seks pēc raidījuma būtu burvīgi. Nebūs? Bet nebūs, Anci? Rekur Golta Dormeo. Rekur Dormeo, blakus matacīts. Aizvelkam aizkariņas ciet. Pēc tā uzlūpas sievietes. Bet es nezinu, kāpēc, bet šādi automātiski pagriezās pret Anci, Nē, šī te, tas iet sports un seks, vai ne? Tagad spirts. Zini, Gāns, tu šeit šaujam ar taviem piemēriem. Neejam varbūt to Google, mēs visu varam iegooglēt. Vai sportistam vīrietim nāk pa labu, bet tavu pieredzi. Nē, teiksim tā, kad ir seks pirms spēles, pirms mačiem ir tā atkarīgs no, vai viņš ir labs, atkarīgs no pozas. Arī svarīgi. Jo reāli, ir jau tas teiciens, ka sievietes agrāk, bija Vācijā un olimpiskās spēles dala prezervatīvas, jo sievietēm viņas ir, kā saka, vīrietis ir devējs īstenībā, sieviete uzņem to enerģiju. Un sievietes ļoti daudz, gan no Vācijas piemērs, gan Krievijas padomju laikos, viņām tika nolikts bez mazai viens ezelīts, kurš to Šreka ezelīts, kurš to Fionu dancināja. Tālaid. Tā ir, tas jau visiem viss zināms, kad sievieti un džekiem, ka tur, ja tu to baigi daudz dari, tev atdodās tā enerģija. Bet es saku, atkarīgs no pozas, teiksim, Itālijā man bija kubieši un vispārējais, tad tur, zin kā, vai arī cik ilgi neizsida. Kas ir labākā poza, lai būtu labs sniegums laukumā? Nebūtu, lai būtu labs sniegums laukumā, kas ir pareizā poza? Jātniec. Bet tu esi zirgs, Jānka Žan klausās. Jātnieces poza. Un tev kājas nevajag piepūlēt, jo reāli, kad tu esi tajā adrenalīnā, tu tā var nomaukt. Kad tu izēji uz spēli, pilnīgi tukši ir bijis gadījumi. Ir bijis gadījumi, jā. Kad tu pilnīgi sišāmies, tu tur aizēji. Te ir jautājums, un arī, teiksim, es teiktu tā, jā, palīdz, bet ne tuvākā iepriekšējā dienā. Jā. Es nezinu, jautājums kā volejbolā. Varbūt stundu pirms tev viss notiek. Ja tu neko nedari un tev visu izdara, tad tas ir ok. Vēl viena lieta, ka tu neesi dabūjis.
Nu, kāda ir tā recepte? Otnians. Raksta recepte, lai zinu, Džeki. Pagaidāns, nu. Cik ilgi, jo es aizbraucu uz Itāliju, tur stāsts 22 gadi jauns. Man nebija tās krutās drēbes, zinu, man kaut kāds vecās botas, Adidas treniņā. Un man nav meitenes, nenāk klāt, zini kā, un tev jau 1 mēnesis, 2, 3 bez randiņiem, 4, bet es riktīgi fokusējies 1. gads. Un man itāļi saka, vecīt, nu, ka tu tāds sasparīgs, nervāls pēdējā laikā, Ants, kas tev ir? Palīdzēt tev. Palīdzēt. It kā jau seks pirms spēles nav, un tad mēs aizgājām uz vienu restorānu, iepazīstināju man vienu viesmīli, šak! Kā es nākamā dienā nospēlēju. Lidoju, kā tur šītas te vienradzes ar spārniem tikai vēl, vai ne? Nē, nu, tas bija atkal tas gadi, jāskatās pēc situācijas, vai ne? Bet tad, kad tu aizēji jau tā, kad, kā Jānis saka, ka tu jau aizēji, nu tur jau drusku pa daudz, tad tu esi nogurs. Večiem tas ir... No kur tev bijis pa daudz stāsts? Kad ir pa daudz? Kurā gadā? Jā. Kurš karjeras posms un kurā gadā tas bija? Nē, nu, Latvijā, Brazīlijā, nē, nu kā, tas atkarīgs arī no vietas, teiksim, Brazīlija, nu, dienvidamerikāņi paši pēc sevis mīl nodarboties ar mīlestību un seksu, tāpēc viņiem ir ģimene 18 bērni, nu, 8, ja, bet tur tas ir, teiksim tā, tas viss arī jābūt tādā foršā līdzsvarā mūzika. Tu arī, kā treneris saka, nu, ja tu esi neapmierināts, nu, tad tomēr tā tuvība, tā ir bauda, tā ir ekstāze, tas ir sports savā ziņā, katram savā veidā, ja. Bet tur ir, nu, Brazīlijā, nu, ir dēptuvais man ir bijis starp pirms spēles, kad, nē, nu, jā, tur izskrien ārā. Kad apstājās cilvēks jau šokā. Pilnīgi šokā. Un aizmuka uzreiz automātiski. Dievi, izklausās, ka tur dirs. Viņš saka, nevar būt ģērbtuvē pirms spēles. Bet pabeidz domu, mēs bišķi tā nostā, pabeidz. Svarīgi domu šitā. Sāk vākties cilvēki. Cilvēki sāk jau lēnā garā sanākt, jā. Jūs arī varat piestāt, jā. Apakšveids mums vajag šito te sponsoru. Nē, nu... Kā tu tur pirms spēles ģērbt? Nē, nu labi, es saku, ir bijis... Tā bija tā karstā masērīt, ko viņš iepriekš vienā no iepriekšējiem raidījumiem. Par masieriem, nē, es neesmu ielaidējis, bet ir citi džeki, kas ielaidās. Mums, teiksim, Brazīlijā mums bija Brazīļu meiteņu komanda. Un tur bija dominikānietis, tur bija kubietis vienā pilsētā, augstākā līgā brazīlietis. Un mēs, nu, tā tie džeki tur rāva vaļā, tad tur piedzīm par bērns. Kāds iedabūja savu draudzeni kaut kādā ģērbtuvē? Kas tas stāst? Nē, tas ir komandas. Komanda? Nē, tur ir komandas meitenes arī bija kopā principā ar mums. Tur tā komandas ģērbtuves. Kas tās meitenē? Nē, Brazīlijas. Mēs spēlējām Brazīlijā. Viena kluba. Viena kluba ietvaros. Mums bija tā kā... Meiteņu klubs. Jā, meiteņu klubs un džeku klubs. Un līdz ar to tu visu laiku esi viņām kopā. Un jā, un tur bija viens gadījums, kad viena palika stāvoklī. Un tad nezināju, no kuri. Ja tur ir baltie un melnē, tad piedzīv melnēs, es sapratu. Bet tu sēdēji viņš mandrikā, jā? Nē, man tur bija cits sakars. Es teicu, šitā te... Bet tev Ants Brazīlijas laikos bija Brazīlieti, jā, draudzeni toreiz? Bija. Nē, nu tur bija un nebija, es biju 2 reizes Brazīlijā. Bet Bija. Tagad tāds pieķert sunis. Itālijā man bija tas dērtu. Itālijā. Bet Brazīlija, nē, Dienamerikāņi, viņi ar to neslēpjās. Tur ir, saka, blakus istabā tur un nekautrējās no tām lietām. Mums tas vairāk no tā padomju laika, tur zem sagas tumsā un tam līdzīgi. Tomēr netraucē, ja? Jā. Man ir bijuši posmi, ka nav, un tad tu esi tāds tomēr tā sievietes enerģija, kā, nu, viņa jau ir tomēr ir tāda smalka un mīļa un maiga, ne tikai te par seksiet, un viņa jau paceļ to džeku. Un ka tev atkal nav tas pats kā ģimenē, tev nav attiecības vai tev nav tā sieviete ilgu laiku bijuši. Man arī, nu, es jau pasaku godīgi, kad bija, kur jau aiziet, nav tas. Klau, nu, reku, te vēl viena tēma, ko mēs atradām pie iepriekšējā, ko nesaprot parastais līdzjutējs, vai ne? Nu, reku, Rants ciedevjums, vai ne? Jūs, jāsaka, būs mīlestība, arī veiksies laukumā labāk. To arī bieži vien skatītājs nesaprot. Jo kas ir tev sakārtotas attiecības, kaut vai vienkārši... Jebkādas. Un tas ir svarīgi. Tad ir tā mīlestība, kompromisi, atbalsts, tolerance, empātija un tad seks un vispārējais, vai ne, kas visi ietver to visu.
Un, ja tur kaut kādas detaļas nav, nu, ir seks, viņš turpat ir pie mīlestības. Līdz ar to ir tas tā, ka katram sava intīmā lieta, bet ja tur kaut kas neštīmē, tas redzams laukumā. Nu, skaidrs. Jāni, tu esi klusējis šajā tēmā. Es tev izteicu, Žanis klusējis. Un sākās šajā brīdī futbols. Nē, es teicu, es uzskatu, ka dienu iepriekš viss ir kārtībā un tas tikai iedvesmo un paceļ. Tādā pašā laikā un stundu pirms braukšanas uz hāli noteikti, ka nē. Tad spēles dienā nevajadzētu, ja? Jā, tas... To tur arī jaunie baudzē var pateikt. No vīrišķā, vīrieti tas tieši vairāk zaudē to enerģiju un zaudē to tādu kaut kādu, pacelātību varbūt ir uz to brīdi, bet tu esi pilnībā fiziski zaudējis to jau spēli savā būtībā. Jo reāli vīrietis ir apmierināts, viņam neko vairāk nevajag. Jā, bet tā ir zemapziņās šāda. Būsim godīgi, tu esi tā. Kas jāvienē kaut kas vēl ir? Kas pa spēlē? Tur ir, jā, tu esi. Jā, taisnība patiesībā. Tur. Dienu iepriekš, tā, nē, noteikti, kad nemeklēt. Jā, es spēles dienā neieteiktu. Jā, es spēles dienā neieteiktu. Toreiz ģērtu vēl labi, tas nebeidzās, ja? Kā tu nospēlēji? Ilgi tur... Kā tu nospēlēji? Kā tu nospēlēji to maču toreiz pēc tās ģērtūs? Jā? Tur ģērtu vēl var. Bet tur nebija stunda pirms. Tur bija pusstunda pirms sākuma spēles. Bet, kā saka, tur ir jāskatās pēc situācijas. Bet, konklužāns ir tāds, spēles dienā nē, džekiem. Spēles dienā labāk nē, jo tad visi gan mentāli, enerģētiski, tu drusiņi, kā saka, izšāvies un atdevies. Žani, tu savu pieredzi? Man nav nekāda baigā pieredze reāla ziņā. Un droši vien, ka spēles dienā, laikam, es to nekad nebiju darījis. Neeksperimentēju. Godīgi sakot, tieši labāk bijis. Varbūt. Es skatījos kādu pētījumu taisījumu, bet man liekas, tur bija tie rezultāti, ka tieši pēc seksa tas testosterons bija bišķiņa augšā. Nevajag pētījums, vai tev, piemēram. Nē, bet tiešām, man liekas, ka nākamo 2 stundu laikā kaut kāds testosterons vai kas tur bija augstāks tieši pēc. Bet kā tas kādā komandas sporta veidā, man jau liekas, ka vairāk būtu tā kā tīri, tā kā tu saki, ka tas tevi bišķiņa atslābina. Bet es neesmu mēģinājis, tā kā es nevaru pateikt. Un tas pētījums, ko es atceros, es skatījos pirms 10 gadiem, un es neatceros, vai, viņš bija, man liekas, uz spēku, viņi tīri pārbaudīja, ka 2 stundu laikā pēc seksa bija tie spēka rādītāji bišķiņa augstāki. Tas arī viss, laikam, ko es šajā tēmā varu pateikt. Šai tēmā mēs secinām, kāds ir lielākais eksperts šajā eksperts. Cik stundā? 20 eiro par šo jautājumu, kā saka, analīzi, ja gadījumā kādam vajag. Mēs saka, lūdzu, to numuru apakšā, kā ierast mēs to darām. 20 eiro stundā došaņ, ja? Meitenēm varētu būt vēl zemāk. Vēl mazāk. Un ne tikai analīzē. Buduārs bija agrāk tāds raidījums sen, jā. Jānis jau grib griezt tēmu rādu, bet mēs aizskanam Jāni nelielu reklāmas pauzīti. Kas te mums palicis? Jā, pēc reklāmas pauzes mēs varēsim uzgriezt vēlreiz Domina Shopping tēmu ratu vai noslēdzošo reizi šādā sastāvā. To jau skatīsimies. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Esam atpakaļ sporta sarunu šovā Eksi ar mani kopā joprojām 3 bijušie sportisti – Jānis Smedens, Jānis Sprukts un Žans Pēners arī šajā epizodē, kas ir noslēdzošā šajā sezonā. Vismaz šādā sastāvā pilnīgi noteikti. Un tas, ko mēs darām šodien, mēs griežam tēmu rātu vairākas reizes un vairākas tēmas mums ir bijušas. Pirmajā raidījuma daļā bija 3. Jāni, tu biji gatavs griezt arī? Jā, es uzgriezīšu tādu stiprāk un tu vēl vari stāstīt. Jā, un es vēl varu izstāstīt arī to, ka tātad, jā, šai reizē mums ir vairākas tēmas, kurām tad ejam tā ātri, tā varbūt nedaudz raitāk, lai varam pagūt, varbūt vairāk izrunāt, jo tēmas tiešām ir atlikušas vēl, es domāju, vēl pāris raidījumiem pietikt, bet tā sezona ir tik gara, cik viņi ir. Pierre Cardin arī viens no veikaliem, kas piedāvā preces vairāk vīriešiem un tādas klasiskas arī brīvā laika, tā ka laipni lūk tirdzniecības centrā Domina Shopping, un piedāvā mums tēmu. Jā, kā reiz arī pielikts iekavās. Jānim, kāpēc Latvijas hokejā gandrīz nepārtraukts problēmas ar centra pozīcijas spēlētājiem? Tu, kā zināms, pats arī.
Bija pamatā centra uzbrucējs. Jā, bija pamatā. Un, lai gan, jā, tas viena sezona, kad es tādā Somijā spēlēju, tur man treneris redzēja vairāk pa malu, kad arī vinējām to čempionu titulu, bet arī neteikšu, kad es tur izteikti spēlēju tikai pa malu, jo mums sanāca, ka manas maiņas centrs vairāk tā kā arī pieslēdzās uzbrukumiem, un tad mēs viens otru tā kā piesadzām tādās situācijās, kad kāds pārāk aizraujās ar uzbrukumu. Nu, es teiktu, galvenais no faktoriem, ko es varētu izcelt, es domāju, ka tas ir tāds divu līmeņu spēlētājs, kurš nedomā tikai pa vienu konkrēto lietu. Ja? Nu, tas, teiksim, kāpēc mums tas ir psiholoģiski grūts darbs, neaizrauties tikai ar uzbrukumu, tai pašā laikā nebūt apmierinātam tikai padarīt to darbu aizsardzībā. Ja? Tas būtu tas galvenais faktors, kur tev vienmēr ir jācenšas divu stilus salikt kopā, ka tu esi gan gatavs uzbrukumā atdoties, gan arī, teiksim, noziedot sevi aizsardzībā un aizskriet un pacīnīties. Un gan spēles, gan trešdaļas ietvaros būt gatavam. Uzbrukumā visiem patīk spēlēt, golus gūt, ja, tas ir galvenais sporta veida princips. Basketbolā gūt grozus, futbolā gūt vārtus, bet atbildības ziņā aizsardzībā ir atbildība, neteiksim, ka mazāka, bet viņa ir vienkāršāka. Tev ir tikai jājauc, nu, teiksim, pretinieka kaut kas veidotais, un tu vienkārši vari uz to paļauties, ja tu labi jauc, ja tev negūst vārtus pret tevi, ka tu esi laukumā, tu esi jau savu darbu labi padarījis. Ja? Un tāpēc arī izdarot labi savu darbu, plus mīnus, kas ir hokejā ļoti svarīgs koeficients, tu jau paļaujoties uz saviem uzbrucējiem, zini, ka tev viņš būs augsts, jo tu neielaid vārtus, viņi gūst. Un, man liekas, tā problēma ir, kad vai nu pārāk aizraujās tie spēlētāji, uzbrucēji uzbrukumā, un tad viņš aizmirst par aizsardzību. Vai nu atkal viņš ir tikai aizsardzībā, un tad tā maiņa buksē, un viņi neko nevar izdarīt uzbrukumā, jo, teiksim, jābūt tam organismam, ko mēs šodien jau iepriekš runājām, kad par treneriem, ka tam organismam, un tāpēc man ir paticis vienmēr kopā spēlēt ar ilgāku laiku posmu, un kad es varu jau sajust to, cik es varu, un cik man vajag palīdzēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Vai tas aizsargs ir pietiekoši spēcīgs un ka viņš var pats tikt galā, vai nu tev vajag palīdzēt, lai tie vārti netiktu gūti. Un... Tu saki, ka būtībā Latvijas tāds vidējais hokejs tad vairāk šaura profila speciālists, ja? Vai uzbrukums vai aizsardzība? Es neteiktu, ka vidējais. Es teiktu vienkārši pirmkārtām jau runājot par to, ka mums vienalga to konkurences pietiekoši maz. Tanī brīdī, spēlētāji kā tādi maz. Ja? Tur vienalga no Amerikas un Kanādas var izvēlēties un tu var atrast, kurš ir divu profilu spēlētājs gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Ja? Protams, tu vari salikt pirmajā maiņā uzbrukošā spēlētāja, un tad tev ir 3., 4. maiņa, kur tev ir spēlētāji, kas var aizsardzībā vairāk un tā. Ja? Teiksim, tu paļaujies uz to labi, ļoti spēcīgi aizsargi, ļoti domājuši aizsardzības aizsargi. Tur jābūt balansam visā. Ja? Bet man liekas, tas ir vairāk piespiešanās jautājums par to labajiem centriem, kad tev ir jāpiespiežās abos virzienos. Un tas ir tas pat psiholoģiski un domājot, ir ļoti grūti izdarīt to tajā momentā. Ne jau kopsumā, ka tu negribētu vai ka tu nesaproti, bet piespiesties tajā brīdī, neriskēt, kad situācija neprasa to. Vai atkal otrādāk, tagad ir jāriskē un nav svarīgi. Tā ir tā dabiska sajūta, tu tur uztrenēt. Kurā brīdī tur ir uzriskēt un kad ir labāk atkāpties? Man jau gribās teikt, ka to var uztrenēt, bet pašā saknē tam jābūt kaut kādam dabiskam, tai izpratnē par situāciju. Bet es uzskatu vienalga, ka var uztrenēt, saprast, domājot, analizējot pašam savas spēles gaitas un spēli savu analizējot. Labi.
Volejbolā, starp citu, kad sēž un aizdomājos, Es arī. otrā tempa uzbrucēja. Tieši manas domas, jā, Redzi, ka kā es- perfekti mums telepāti. Jūs varētu būt tad treneru tandēms. Pārsēžamies varbūt, Jā, treneris. Mums Latvijas izlasē. Jo, Vai? ko Janka stāstīja, mums tas tā vienveidīgā domāšana atspēlējas uz tavu pozīciju. Mums nav tāda dacija, ka mums nav tādas pusītes. Jo, kā Janka saka, centri ir daudzpusīgi, uzbrukums aizsardzība, ietver tev all around, kā Federers, Federers vairāk bija all around. Un Voļukā tas mums arī baigi maz nav vairumā pusītes, kas ir uzņem, aizsardzība un uzbrukums un serve. Jo tā malējiem uzbrucējiem mums ir daudz diagonāls skaldītāji. Man arī vairāk bija uz to uzbrukumu tendēts un man pietrūkta aizsardzības meistarība. Un mums tā atina apakaļ, mums Eida bija pēdējais valsts Mihals. Nu tā, pēc tam jau es biju vairāk uzbrukums, tur pēda arī kaut kādā, es tā padomāju, mums trūkst tādu all-around spēlētāju visos sporta veidos, bet tas arī tā mūsu skola ir. Vai nu tev māca A, vai nu tev māca C, vajag visus A, B, C, D. Un tādā ziņā mums volejbola arī nav tādu Daciuku, Federeru, Džokoviču, basketbolu. Jā, mums pusītes nav, tā kā centra nav. Un te arī ietverās tas, ka mums ir tā bailes kļūdīties. Mums druskuņi arī, ko es runāju tiem treneriem, ka jādod tā vieta, ka tu bez kļūdām nav progresa. Līdz ar to mums baigi ieliek tādos rāmjos. Un tie centri rodās un pusītes rodās, kas druskuņi ārpus rāmjiem domājos ar radošu kreatīvu domājumu. Un tas ir jāieliek iekšā. Un basketbolā, kādas pozīcijas? Basketbolā tur kaut kreatīvie mums bijuši visu laiku, ne? Nav tā, Žani? Pats Žanis taču te kaut vai viens kreatīvais Pats Žanis ir kreatīvais. Arī, Tagad mēs skatāmies, Žagars kreatīvs. Žagars taču. Kas vēl, Lomašs kreatīvs, arī pieteikami, vai ne? Jā, es teiktu, Žagars noteikti. Mums varbūt agrāk, kad bija tie centi, un reboundu nav tādu. Man tā liekas, ka reboundu. Čāvars tur ir ofensīva reboundu. Jā, tagad, jā. Es domāju, pirms tam tādā laika griezumā, ka tur Bērziņš viss. Biedriņš vāca. Biedriņš tur daudz. Biedriņš bija tīrais. Es domāju, ka tur var pielasīt. Katram tur Armāns Šķēls skaitījās arī tur tāds kreatīvais. Katrā tur vecumā bija kaut kāda, neteikšu, ka kaut kāda. Agrāk gariem bija problēmas, atceros, tur atceries bija tie laiki. Jā, bet mums bija Kambala, kurš tur Eirolīgas rekordu stādīja. Biedriņš NBA, tagad Kristaps arī tā neteikšu. Laikam jau katrā tur pozīcijā var piemeklēt plus mīnus spēlētājs. Varbūt 2., 3. pozīcijā varbūt nebija tāda neviena džeka, kurš tur Eirolīgā būtu kaut kāds skorers, tas vairāk tāds amerikāņu darbs, bet dažreiz tur eiropieši kaut kur mums laikam neviens tāds nav bijis īsti. Mums bija kaut kādi saspēlnieki, mums bija centri, mums bija šūteri, bet es teiktu tādu, Lomašs laikam varētu būt varbūt vistuvākais tam, bet arī. Tāds otrais Lomašs? Jā, tāds kaut kāds skorers, tāds varbūt all-around skorers. Tu baigi labi pateici, Eirolīga amerikāņu darbs, un tā arī laikam sanāk. Jā, bet tur ir daži eiropieši, bet Latvijas laikam man uzreiz tā prātā neviens nenāk skorers mūsējs. Te atkal sporta specifika. Hokejā tev vajadzīgi 4. Jā, plus kāds traumējās, teiksim, tādā izlases līmenī kaut vai, jā. Ja basītī, tu var 3 salasot, kā tu mini, jā. Ja tur kāds netiek, kāds satraumējies un, pieņemsim, jā, kādam tur slikta sezona viņš neiet, tad uzreiz tev no 4, 5, kas tev vajadzīgi, tev 2 palikuši un vēl tādā kaut kādā griezumā. Jā, Voļukā jau arī mums 2 tikai. Mums 4, jā, mums drusciņi vienkāršāk. Jums 1, 2 izkrīt, tad jā, nav tik uzreiz, jā. Tas tāds. Tā es vienkārši loku to, kas pavasarī hokeja tajā tēmā ir, vai ne? Mums vienmēr ir problēmas centri, vai ne? Vairākums, kas vienmēr tiek locīts. Apdrošināšanas. Tā, es tur tos terminus vienkārši salieku. Tie centri, tas arī tāds karstais kartupels vienmēr, un tad gaidām tur, tur bļugers būs, nebūs. Jā. Viņš pateica, ka nebūs. Un tad pārējiem tur tagad nevar saprast, kas būs ar centriem. Es teikšu, ka tās runas arī šai pavasarī tādas ir. Ko? Es domāju, ka noslēdzošais šī raidījuma grieziens un aiziet. Ants stāsta vienalga, ko viņš prasa stāst, visu, kas sakrājies. Jā, brīvais mikrofons. Es stāstīšu visu šajās sezonas. Kas jūs visvairāk pārsteidz profesionālajā sportā? Kas jūs ir pārsteidzis profesionālajā sportā? Ir kaut kas tāds vispār? Mani varbūt pārsteidz, ka salīdzinoši daudzi tomēr nepieturās pie tā, ko Jānis teica, ka vajag būt profesionālam un tā tālāk, ka tomēr tu varēsi piemeklēt gandrīz katrā komandā džeku, kurš tur vai uzkurī, vai tur neaiziet laicīgi gulēt, vai kaut kādu kazinu aizbrauc un piedzerās.
Reāli, jebkurā līmenī tu beigās gandrīz katrā komandā tādu džeku vismaz vienu var atrast. Tas, laikam, ir tas, kas man... Tev ir bijušas komandas, kur nav? Noteikti, ka ir. Es tā uzreiz vienkārši atceros tos, kas tādi ir un kas salīdzinoši gandrīz vai katrā, vienmēr atradīs. Pat kaut kur, pat kaut kādā izlasē bieži vien liekas, te jau toču ne, un tāpat viens kaut kāds izrādās kaut kāds beigās. Klusais, bet dūlais izrādījās. jā, tas man varbūt pārsteidz, jo likās, ka visiem vajadzētu būt tādiem atbildīgiem, priekš kam tu tagad to darīt, tur rīt parīt spēle vai kas, un tur aiziet, tur beigās vēl sāk kaut ko grūstīties, kauties tur savā starpā, liekas, Dievs, kas tur notiek? Ne tas mums tev ir vajadzīgs galīgi, bet, ka visi sportisti ir tādi paši cilvēki, kā jebkuri citi, kur kaut kādā tusņā kaut kas tāds var notikt. Plus vēl tagad, saki, augstāks testosterona līmenis un uz muļķībām vēl vairāk velkās tomēr sportisti nekā parastie cilvēki. Tā kā, kaut kas tāds, laikam, man atbildīs. Jā, tev ir bijis komandā, kur tiešām nav neviens šitāds sliktais zēns, kurš nepiedzersies un neaizies uz kazino tieši pirms svarīgās spēles. Nezinu, pirms svarīgās spēles, tas tāds... Pirms svarīgās spēles arī svarīgs. Viss nav svarīgs. Tomēr jūs šķirojat viņas labi. Nē, nešķirojam, bet viņas nav svarīgas. Pareizi atbildi. Es nešķiroju, viņas nav svarīgas. Viņas ir vajadzīgas, viņas ir svarīgi uzvarēt, bet viņas nav svarīgas. Nesvarīgi uzvarēt. Nav pašas svarīgākās. Svarīgs zaudējums. Zin kā, kur nav, laikam... laikam galīgi nav tāda komanda, kur tu atkal jau 22 cilvēki plus mīnus labi. Kāds vienmēr gadās. Ja ne kāds no spēlētājiem, tad kāds no treneriem. Bet tā arī ir, brīžiem, un tad tu domā, kas notiek ar treneru sastāvu? Ir kādreiz, ka treneris atnāk pāri uz treniņu, piemēram, uz spēli. Ir gadījies? Pavisam īsi, jā, man ir. Ir, jā. Tā kā tu uz raidījumu atnāc 2 dažādām kurpēm, mums arī gadījās. Un tad izdomāju, ka Dominas shopping akcija. Akcija kaut kāda. Labi. Un liek jums arī pārģērbties. Uzvārdi, Jānis, šajā brīdī gaidām. Mēs, pēdējais raidījums, un ar to Žanis jau gaida uzvārdus. Ar Alpām ir nākuši. Es domāju, tādos austrumos jau vairāk ir, bet man Itālijā. Bet, labi, tur viņš bija tāds kolorīta personība, kad 2 dažādām kurpēm atnāk, mēs skatāmies, ka viņš tāds smaidīgs, sarkans. Saka, kas tas pa vīnu treneri labais, vai ne? Viņš saka, no kuras provinces, no Toskānas vai no Umbrijas, vai ne? Bet, nē, tur... es esmu pats pārāk daudz, teiksim, visādas tādas... Tu vienkārši to smaku apkārt nejūties. Pašam vienkārši bija. Nē, man arī loži sūdīgi. Man ir Dievs. Nē, bet tu esi bijis kādreiz uz treniņu vai spēli, Jā. Un kā tu jūties normāli spēlē? Basketbolā, starp citu, zinu džekus, mana paudze. Nē, kā tu jūties, Oļukā? Jo tur, man liekas, tā volejbolam diezgan sarežģīta varētu. Zini kā, es esmu pat taisno uz treniņiem gājis, sīkāk, kad bijām no diskotēkas. Jā. Uz treniņiem tu jūti, ka tu nevari tur tā vienzīgai bumbai trāt. Bet, zini kā, tev jāizsvīst pirmais ir. Ir bijis tā, ka negulēts, bet jauns organisms, tev jāizsvīst, tas sviedrs ir. Tev riktīgi jāizmauc, tur sabāžu tos ledenes iekšā, vai ne, lai, zini kā, konfektas, tiploksas arī, eļas ēdz. Bet, principā, uz spēli ir bijis tā, ka uz spēli tu iemauc pirms spēles iepriekšējā vakarā. Ne, ir bijis tā, ka tu zaudē, un tev tas palīdz. Bet tu esi baigā tonsā, kā es runāju pirms tam. Bet ir grūti, Voļukā ir tā, ka tu aizēji tur iepriekšējā dienā. Koordinācija, viss taču ir nenormāli, man liekas, leciens, viss tur grūti. Nē, kad man ir bijis... Tempā uz bumbu jāiet pareizi. Nē, ir viss gadiem, kas var aiziet. No atnāk, un man treneris tevi uz tolietu. Tas bija jauniešu, kaut kad sīkie. Zinām, ir tur... 12 gadu. 10. 13 čempionātā, vai ne? Vai ne, Kagorda. Kad tu aicini treneru līdzi, jo viņš arī bijis ārā. Jā. Nav taisnība, Džeki, tas mēs smējamies. Mani jaunie klausoties nesāk domāt, ka tas ir parasta lieta. Nē, bet treneri, pa treneri ir bijuši dažreiz, bet es gribēju teikt, es viņus baigi nenosodu. Tā man arī nepatīk. Viņš atnāca kaut kāds tur ģimenē varianti bijuši vēl kaut kas. Bet es domāju, ka profesionālā sportā es kādreiz uz treniņu vai spēli atnācis tā. Nē, uz paģīrām jau no iepriekšējās dienas ir bijuši. Un kā varēja uzspēlēt? Izsvīsti, tev 1., 2. sets ir tā, un tad 3., 4. tev aiziet labi.
Jo tu jūties arī daļai vainīgs, tā kā kaut kas Nē, nav... tu mauc, ir Es ļoti dzirdēju daudz. tādu viedokli, Vat man ka- pārsteidz- Vainas apziņā. Jā, ka ir tas vainas palīdz, tā kā, apziņā. jā. Tev pārsteidz tas, ka īstenībā tur ir sportā, ļoti daudzos sporta veidos, kad no iepriekšējās dienas pasākumiem ir bijuši ļoti daudz, ne jau es tur. Bet tev ir tā, ka tu pirmos 2 sečus izsvīst un tev atverās. Tā kā basketbolistiem beidz žani daudziem mīkstās rociņas. Tā saka, bet... Es zinu, es tam neticu, jo reāli ir tā, ka voļukā tev ir. Voļukā ir grūtāk, jo tev tā koordinācija baigi jānotur. Tev jābūt tā bumba, tur jātrāp speciāli, tev jābūt baigi jūtīgam, teiksim, tehniski, jālec uz 100%. Treneris redz, ka es nelecu vairs 1,90 m. To var baigi redzēt. Kaut kā basīti, ja tu trāpt, var nožulīt. Voļukā ir grūti, bet es saku, no iepriekšējās dienas paģi. Basīti tur ir citu mugurām, tomēr bišķi paslēpties var vienkāršāk. Voļukā grūtāk. Voļukā, ka tev arī tur meklē, ka tev ceļ. Lai gan nu arī, ja tu basīties komandas līderis, tu atnāc uz spēli un ļājums, un tur daudz ar bumbu, es domāju, ka baigi forši nav. Es esmu dzirdējis, ka tev ir tā kā vainas apziņa, un tu tā kā riktīgi tur ar dubultu atdevi kaut kur spēlē, lai neviens nepamana, ka tu pēkšņi biji, jo ja tu slikti vēl nospēlēsi, un kāds vēl pateiks, ka tu biji pālī, vai kāds pamanīs, tad tas būs slikti, un tad visi tie, kas ir kaut ko tur sadarījuši, tad tie tā kā super nomotivējās, super vēl lieku kaut ko mēģina izdarīt, un gan jau, ka voļu kārdu, droši vien tavs lēciens pa dienu nepazudīs, un ja tu saņemsies, tu jau uzliks un iespīs. Izvīs to pirmo ārā toksīdus, un tad tu vismā trešais atkal zirga apakaļ, tu uz tādu viegumiņu kaut kā nospēlē. Žants mums labu virzienu iedeva tēmai, bet kas tev pārsteidz, Jānis, profesionālajā sportā? Vai vispār kaut kas pārsteidz? Tā te gadās, jā, kā jūs zināt. Domāju, būs tagad jāstāsta. Tu jau tā Kasimiņš jau sagatavojas uzvārdu, jau sarakstīņu jau sauc. Kuru mēs zem tanka, Sevi sāc. Es noteikti Vorobjovs toreiz tajā pasaules čempiju sēdēja tajā viesnīcā un bliez gan jau, jā? Jā, sēdēja un nezināja, ko sevim darīt visu to laiku, jā. Pats biesmundējis visu tajā, jā, viesnīcā. Pats nebija, jā, kad čempioni, bet nē, pirms spēlēm vispār nē. Es saku, es līdz 25 gadi vispār nedzēru. Tas tāds, jo es uzskatu... Tas man ir pārsteigums, kas man pārsteidz sportā. Es saku, es līdz 25 gadu nedzēru, un pēc tam es sāku... Vēl vairāk pārsteidz. Tad sāku drusku vīnu dzert, tā domāju, labi, tagad kaut kā tas ir, jā, kaut kāds tas, laikam jau jāsaka, ka pēc tam sāku vīnu dzert, ka pirmais bērns piedzima. Tā vismaz kaut kā ir pirmais bērns, un tad domāju, tagad arī kaut ko var atļauties no tādiem, jo pirms tam viss bija sportā. Bet pārsteidza, ja mēs runājam pie... Smagi nopūtās šajā brīdī, domāju, ārprāts, kā to brīdī. Kad būs bērns, kā beidzot sākšos. Beidzot varēja kārtīgi. Tu mums tāds dzeršanas tēmas šodien. Es atceros, jā. Bet pārsteigt, es nezinu, es tā nevaru iedomāties uz sitienu uzreiz. Man ienāca prātā dažreiz, cik treneri ir, negribu izteikties stulbi, bet uz to pusi kaut kas. Man bija tā, ka, tu audz, tev liekas, ja tas ir politiķis vai deputāts, tad viņš laikam zina vislabāk par mums valstī, viņi mūsu valsti. Es tā augu, tiešām man likās, ja tie ir viņi visgudrākie būs. Tu audz, dažreiz kaut kur sanāk satikties, dažreiz kaut kādi jautājumi pārklājas. Un tas, īstenībā, vispār nē. Vispār nē, bieži vien vispār nē. Īstenībā gudrākie cilvēki, kas biežāk uztais tur savus biznesus vai viņi kaut kādu pelnu naudu, viņi neies politikā. Un tu saproti, ka politikā iet bieži vien tie, kuri tur grib. Un tāpat arī ar treneriem. Nevis liekas, sporta treneris būs laikam tur komandas treneris, viņš būs kaut kāds sportists ar pieredzi un vēl visgudrākais no viņiem un viscentīgākais un visatbildīgākais un vistaktiski domājošākais. Un tur vēl psihologs labākais. Tev liekas, ka viņš būs tāds. Un tad tu nonāc līdz situācijai, un tu jūti, ka vispār nav neviena no šitām te. Viņš ir tikai tāpēc, ka viņš grib. Un ne tik daudz cilvēku grib būt par treneriem, kur ir gatavi tur, lai izsisties, un tāpat tevi tur bieži atlaiž to naudu garantēts darbs, tās algas nemaz nav tik lielas. Līdz ar to tu beigās saproti, īstenībā viņi nemaz tik daudz nepelna. Ja viņš būtu pats gudrākais, labākais psihologs, viņš droši vien jau dzīvē kaut ko tur citu. Jā, vai pelnīt vairāk kaut ko citu darīt. Un, tā bija man tāda pārsteidzoša. Dažreiz tu kaut kur atrodies komandā, un jau arī, kad vecāks jau kaut kāds bišķi, un tu jau zini, un tev jau komandas biedri ir pieredzējuši, un jūs visi jau jūtat. Viņš tur vispār, viņš nejūt tur psiholoģiski, viņš
taktiski nejūt, viņš nesaprot iemeslu, kāpēc mēs zaudējam, mauc kaut ko pilnīgi pa savam, jau spēlētāji jau bieži ātri atkoši, ka tas treneris, nav. Bet, protams, ne jau viss tādi ir, bet vienkārši pārāk daudzi. Arī šajā epizodē Kaspars Gorgs jāpiesauc. Tad arī viens pilgta epizode no 4. sezonas šeit tā bija, ka viņš teica, ka tu būtībā nesaproti, tas treneris tev kaut ko stāst, viņš pilnīgi neko nejēdz, neko nesaprot. Viņš tikai to, come on, viņš to te taisa. Ja? Tad come on vēl ok, bet tad, kad viņš sāk tev vēl kapāt virsū personiski, un tu zini, ka tu vispār ne pa tēmu, viņš pa ko saka, vai viņš vēl nav pasties video. Tur video bija, situācija bija savādāka, un viņš jau tev dirž, tu neko jau nevari pateikt, kā tu sēdi, tev jāsaņem alga, bet pie sevis tu domā, tādi miljoni tiek tērēt uz komandu, mums tādu naudu maksā, un beigās vienkārši mēs runājam par kaut ko tik pilnīgi ne pa tēmu un stulbu, un vispār, kas neattiecināms uz šo konkrēto sniegumu mūsu, bet, kā ir tā ir. Vot tad tieši par šo nedaudz papildinot, es piekrītu par tiem treneriem, bet papildinot par to, ka mēs it kā skatāmies uz to profesionālo sportu brīžiem arī, mēs kā profesionāļi, jau kaut ko, teiksim, spēlējuši augstākajā līmenī, tas man pārsteidz, tagad īstenībā, saskaroties, es vairāk ar to, ka, atgriežoties pie savā puikas klubu, kur viņš tagad spēlē, un vispār par to pasaules sporta eliti, kad mani pārsteidza tas, ka tomēr tanīs arī ļoti augstos klubos, es nerunāju par pašiem augstākiem, es nerunāju tagad, teiksim, par Madrides Real vai Barcelonas, kad ir ļoti daudz, kā tu saki, nekompetentu cilvēku, kas ir tajā līmenī, kurā, man liekas, kā sportistam, arī, teiksim, domājošam sportistam un cilvēkam, kad man liekas, ka tādu cilvēku tādā līmenī nevajadzētu būt. Bet viņi ir, sākot ar treneriem, beidzot jau, kā mēs iepriekš esam runājuši, ar kaut kādiem tur GM-iem, kas tur, tiek ielikti un vada pēc, vai, teiksim, kaut kādi konkrēti cilvēki, ka tu nesaproti, kā viņš var būt tādā līmenī un vēl pat, labi, gadās dažreiz, ka viņi ir tādā līmenī, tur trāpat pa draugam tiek iekšā kaut kāds tur paziņas. Ļoti bieži tie ir bijušais kursabiedrs, bijušais klasbiedrs, vai viņš ir māsas tur vīrs, vai reāli bet tas līmenis ir tik augsts, ka tev liekas, ka tādu cilvēku nevajadzētu būt. Jo mēs esam baigi maukuši un darbu ieguldījuši. Tur ir vienkārši atnācis par visos elementos, ne tikai politikā, sportā, visos uzņēmumos ir ieliek savējos. Jo mēs esam savu darbu izkapājuši. Tas ir baigi jocīgi. Mēs tur ejam universitātēs tādēļ, lai dabūtu kādu budžetu. Vai ne tev jāizpild vai kaut kāds tests, vai kaut kāds tur kvalifikācija. Tev ir kaut kā vērtē. Bet kāpēc, piemēram, kādam deputātam, viņam taču arī vajadzētu objektīvi būt? Pirmkārtām zināšanām jābūt ir testiem, kaut kādam IQ testam. Tas taču būtu loģiski, ka mūsu valsti vada zinošākais, erudītākais, kaut kāds gudrākais, kaut kāds nosacīts cilvēks. Bet tāda nav, vienkārši ir kaut kādas reklāmas, afiša, balso par mani. Kas tas vispār ir kaut kāds pilnīgs? Tagad mēs pārējām uz politiku. Bet sportā jau tas pats, ja tu ņem treneri vai GM, viņam taču vajadzētu būt nevis tur vienkārši kaut kādu diplomu, tur dabūja kaut kādu pa mēnesi vai kas. Bet ir jābūt, kaut kādā. Te laikam šādi pavisam vienkārši. Tajā valsts sektorā jau varbūt tie cilvēki nemaz nepelna arī tik daudz. Bieži vien mēs redzam, ka lielie uzņēmumu vadītāji īpašnieki, vai ne, viņi tagad uzsāka, viņi privātajā biznesā, privātajā sektorā sasniedz vairāk, un tur nopelna vairāk nekā tur sēžot bet tāpat to atlasi vajadzētu uztaisīt pēc kaut kādiem objektīviem parametriem. Protams. Jo, atgriežoties pie tā, ka mani pārsteidza tas, redzot, ka ir pietiekoši lieli klubi, kuros vada neprofesionāļi, nekompetentie cilvēki, un tad sanāk, ka tas klubs, teiksim, nesasniedz to, ko viņš varētu sasniegt. Tad reāli tev nav... Tas ir sāpīgi nokļūst tādā situācijā, kad tev ir labi partneri un viss, bet tur viss ir salikts jau ne tā, un tu esi nonācis jau tādā ķilnieka lomā. Tu vairs neko īsti nevar darīt, un tev visu gadu ir jāsamierinās, jāklausās kaut kādi pārmetumi, bet tas jau saknē bija nepareizi izdarīts kaut kas. Jā. Bet tad arī, teiksim, tādā pašā laikā ir pārmetums tai pašai vadībai. Klausieties, ja jūs gribat sasniegt mērķi, jums arī kaut kas ir jādomā jau sākotnē, nevis vienkārši, davai dzīvosim kā ir un visu. Viņi bieži vien tur atlasa
nu, arī pēc kādiem parādiem, nu, viņš tur nezinu, vietējais, viņam vismaz nav jāpērk tur dzīvoklis, jāīrē, un nav biļeta jālidina amerikāni vai tur vienalga kam, vēl biļete, vēl ģimene jālidina, tu mēs jau 5000 varam ietaupīt. Nu, arī tas ir tādā zemākā līmenī, bet tāda dažreiz tā filozofija, ka GMs būs tur kaut kāds vietējais, tas būs palīgs viņa bračkā, asistents būs arī tur kaut kāds džeks, jo viņš mums tur arī ilgi, galvenais treneris jau it kā tāpat visvairāk ko izšķir, bet GMs jau saliek to pamatu tāpat. Jā, pieliec punktu tēmai. Kas tev pārsteidz? Es tā padomāju, īstenībā baigi daudz nepārsteidza, nekas izņemot, kad tu aizbrauc uz tādu Itāliju, Brazīliju, ka tu, zināt, tu sīkais skaties uz saviem tur zvaigznēm, vismaz tik vienkārši cilvēki mums, ja ir īsta komanda, ja ir īsts GMs, ja mēs saliekam to puzli kopā, mēs neesam tālu no elites. Man pārsteidz, ka viņi visi tik vienkārši. Es nerunāju par tām zvaigžņu slimībām. Ir trakas zvaigznes arī. Bet tā, kad es elkus, jā, tu nonāc uz džiba, jā, tur vienalga vai tur Lebrons. Tāds pats cilvēks, jā, vienkārši. Tāds pats cilvēks. Un es dabūju to pašapziņu vēl, tā izlīdzināt ar viņiem, kas mums te trūks. Es tā aizdomājos tieši tā, kad pilnīgi saunus tu satiec, ja, kas pilnīgi nefiltrē, neķer laukumu, kā saka. Un tad tajā pašā laikā, kad tu redzi to superstāru, to meistaru pasaules džeku, viņš tāds pats kā es. Tur niansītas, baigi maz nianses, ar pareizu darbu, ar labu komandu, ar godprātīgu un empātisku, teiksim, vadību, ja, un gudru. Mēs esam turpat varam būt, un tas mums Latvijā trūkst. Jo man pārsteidz tas, ka viņš ir tāds pats kā es, un dažos testos, kā saka, kad es taču neesmu tik sūdīgs. Un, tā aizdomāties, viņi ir tikpat vienkārši dabiski cilvēki, jā, kad tu saskaries ar superstāriem. Super. Ir tā, Čaļ? Jā, var piekrist. Bet... Ne visi, es saku, tad, vienalga, ir jāsaprot, ka, lai ko viņš arī sasniegt, tās mazās lietiņas, viņš ir vienkārši, bet tai pašā laikā tev ir jāsaprot, ka tev arī to lietiņas ir jāsaliek, lai tur dabūtu. Ja tu domā, ka viņš ir tepatās, bet es esmu tikpat labs, tā jau uzreiz nepareiz domāšana. Jā. Tad, zin kā, viņš ir te, reku, viņš man ir tur meistars, baigais zvērs, bet es tāds pats kā viņš esmu. Tā ir nepareiza domāšana. Ir jādomā drusku otrādāk. Man likās, ka tā distance, viņi samazinājās. Likās, ka viņi lielāki ir. Bet tā, es nedomāju, protams, ka to jābūt godīgām pret sevi, bet tā distance ar tām detaļu ievēro, disciplīnu, visu viņi baigi ātri sašaurinās ar tiem pasaules. Tā kā sprintā, es teiktu to, ko tu pasaki, tā kā sprintā ir viegli sākumā pieiet klāt augsta līmeņa sprinterim. Tur, teiksim, es tā rupi sakot, sprinteri neatvainoties, es vienkārši par to, ka ir, ja rekords ir 9, kaut kas tur, mums tie sekundes, un ir viegli pieiet līdz kaut kādām 12 sekundēm, tev sāk skriet, bet pēc tam, kad tu sāc tuvoties tam augšējam līmenim, tam labākajam spēlētājam, tu, teiksim, to 1 sekundi tu vairs nevar uzlabot gada laikā, ja? Līdz tām 12 sekundēm tu vari atskriet, tur, teiksim, 3 gados, 2 trenējoties, tu no 15 jaunības gados, 15 sekundēm skrienot 100 metrus, tu līdz 12 vari dabūt, bet pēc tam tev jāsaprot, lai dabūtu to augstāko līmeni, tev jākāp pa 100 daļiņām, pa 1000 daļiņām klāt, un tas ir tas, kas atšķir tās nianses. Un tāpēc arī... Tieši piekrīt, kas bija Brazīlijā, kaut vai fiziskie šitie testi, un arī tas viss tā tehnika. Tad, kad es biju savā pīķī, tur uzspiest var 150, bet kad tu vienu detaļu neizdari, tur 99, kā Janks saka, 9 tavas pīķis, 100% no 99 baigi var redzēt. 90, 80, tur, jo tu vairāk tuvojies viņam un tās detaļas, tur tiešām jābūt pilnīgi. Tiešām tajā pīķī to 1% ļoti jūt. Baigi jūt. Tāpat kā tu, vienalgas 550 vai 148, viss kā piemēri, jūt. Tu to katru gramu jau jūt, kad tu esi uzgājis līdz 140 vai pietupien tur 200, nav svarīgi, es kā piemēru. Tad ejot nākamā līmenī vai ātrumā vai lecienā, tu jūti, ka tu nevis aizsniedz 360, es jūtu, ka 3 centimetrus mazāk lecu šodien. Es pat jūtu, ka centimetru. Tur ir tādas, tu esi tā kā tās kompjūteris lecojuši, es uzlecu augšā, es jūtu kaut kas, tagad un tas centimetrs īstenībā daudz ko dod. Lieliski 3 cilvēki ar mani bija kopā šajā sezonā, kungi. Kā saka, noslēdzošā atvadu reizi ir klāta. Un saku, es paldies noteikti, Ants, tev par to emociju, enerģiju, atklātību, to, ko tu iedevi šovam šīs sezonas garumā.
Tā kā Mans, es domāju, ka daudz skatītāji piekritīs. Nu, Eksu vēsturē tur bija šovmens nav bijis, un es domāju, tev ir... Kurš varētu būt konkurents tev bijis? Nu, es provocēju. Tā kā skatītāji dušiem, ka tev varētu piešķirt kaut kādu, tur, es nezinu, ekstravagantākā Eksu statusu vai atklātākā vai šovmeņa statusu vai kaut ko. Jānim, paldies par tavu nosvērtību tādām nopietnām domām, vai ne? Jo es jūtu, ka tu visu sezonas garumā tomēr nedaudz piedomāji par to, ka tu tomēr esi treneris un daudz tu pastāstīji tiešām ļoti daudz šai sezonā. Visu cieņu arī tev par to, bet tu piedomāji to. Un to var saprast. Izgriežot no tiem starplaikiem tos viņa labākās pērles. Un Žānim, protams, es domāju, ka tu esi absolūts MVP basketbola vidē, analītiķu vidē. Nu, tur Žānim līdzīgi nav. Es pat teiktu, Latvijā līdzīgi nav. Tur tevi aizsniegt. Reinis Lācis labs ir Džeks arī. Bet tāpat Reini piedod, bet tomēr bišķiņ pakāpīt zemāk. Tā kā, Reinis Lācis neapšaubām. Kungi, paldies jums vēlreiz un vēlreiz par šo sezonu. Es ar skatītājiem tikšos vēl šai pavasarī ar dažām hokeja epizodēm. Mēs, protams, ka visi gaidām pasaules hokeja čempionāta sākšanos, tāpat kā gaidām Eirobasketu, tāpat kā gaidām volejbola izlašu, abu izlašu cīņas. Un šai brīdī sakam skatītājiem paldies un kaut kad jau tiekamies. Kad? Nu, to lūkosim, kā es vienmēr saku šai reizē. Vislab! Vislab! Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta